Ingrīda, paldies par atkal aicinājumu uz sarunu. Es domāju, ka mēs sievietes 50 plus, un varbūt tās, kas vēl tiecās uz šo foršo vecumu, tās, kas jau esam sasnieguši šo vecumu, mums vienmēr ir par ko parunāt, vai ne? Jo mēs paliekam, nu, es nebaidos vārda vecākas, bet varbūt kādai patīk labāk teikt cienījamākas vai pieredzējušākas. Mēs esam, Viedākas. jā, viedākas, mēs esam uzkrājušas zināšanas, un ir forši ar tām zināšanām arī dalīties, vai ne? Un tāpēc, kur mēs atkal varam parunāties, lai savstarpēji dalītos un iedvesmotos savstarpēji. Jā, tā tad mēs runājamies jau trešo reizi, un nu, es centīšos tiešām īso versiju par sevi šoreiz, jo tās dāmas, kas mani pazīst, zina, ka man patīk arī gari runāt, un man ir grūti iekļauties lekcijas uzliktajos vienmēr laika limitos. Jā, tā tad mani sauc Silvija Ābele, un esmu šobrīd strādāju kā uzturas speciāliste, ja tas no tās profesionālās puses, ja iesāktu. Bet līdz šim darbiņam mani atveda dzīve, mani bērni, tātad man ir 3, nu jau pieauguši bērni, kuru veselības problēmu dēļ viņu bērnībā tātad es sāku meklēt alternatīvas, jeb citādus risinājumus, jo redzēju, ka medicīna neiedod viņam veselību vai nepalīdz to atgūt. Un, jā, un tā es nonācu līdz sākumā homeopātijas studijām, tad caur šīm GAPS uzturas studijām. Tā kā ienācu medicīnā pa citām durtiņām iekšā. Un pēc tam, ja mani uztura joma aizrāva arvien vairāk, un tad es iestājos Latvijas universitātē un Rīgas Stradiņu universitātē un izstudēju tātad visu, ko mums Latvijā par uzturu var mācīties un apgūt, un tas man iedeva šo tātad, jā, jauno, tā kā iedeva iespēju nomainīt profesiju, un es atvadījos tā pašā gadā, kad es iestājos 2 universitātēs reizē, es pieņēmu lēmumu, nevieglu lēmumu īstenībā atstāt savu līdz tam brīdim vienīgo akadēmisko profesionālo karjeru. Tātad mana dzīve dalās šādās divos lielos nogriežņos profesionālā dzīve. Un tātad pirms tam es mācīju studentus, universitāte, ķīmija bija mans lauks, un arī man vienmēr patikusi zinātne, un veicu pētījumus, un dažādas pētniecības projektus, rakstīju publikācijas. Nu jā, un tā būtu varējis turpināt, bet, nu, dzīve sakārtoja tā, kad es uzzināju pusmūžā savu, varbūt, aicinājumu vai savu tādu kā sirds vilkmi, interesi par veselību, par medicīnu, par uzturu galvenokārt šobrīd. Un, jā, un bija gatava būtībā pieņemt šo kardinālo lēmumu, atstāt visai paredzamu, visai arī finanšu aspektā drošu ienākumu avotu, visai paredzamu karjeru. Jo sapratu, ka manas sirds vēl kaut kur citur, velk mani vairāk šī medicīnas veselības virzienā, un es sajūtu vilkmi strādāt ar cilvēkiem, palīdzēt cilvēkiem, kā es bieži smējos konsultācijās. Es mācu cilvēkiem vai rādu, kā nedarīt manas kļūdas, ko es darīju, pieļāvu, kad mani bērni bija mazi. Un caur to esmu daudz iemācījusies, un tagad arī tā teikt akadēmiskajā rāmī sakārtojas tā zināšanas caur uztura prizmu. Un šīs te bakalauru diplomas, es iestājos universitātē vēlreiz par jaunu 48 gadu vecumā ar savu sirmo galvu, sēdēju blakus 1. kursa studentiem un jutos ļoti, ļoti labi. Tas nekas, ka daudz pasniedzēji bija par mani vecāki, piedošanu jaunāku, un es biju par viņiem vecāka, bet tas mums absolūti netraucēja uzturēt pasniedzēja, docētāja un studentes attiecības, un es no viņiem turpināju tā kā mācīties, jā. Un tagad man ir šis profesionālais bakalaura grāds, profesionālā tāda kvalifikācija uztur speciālista, un tas, ko es šobrīd daru cilvēkiem, tātad strādā kā uztur speciālista un rādu ceļu uz veselību visiem, kas vien grib manī klausīties, tātad gan individuālās konsultācijās, gan ar grupām strādāju, gan šur tur parunāju, gan kādu lekciju novadu, kādu semināru, kurantur bloks, kurš ir nu jau 10 gadus slieksni sasniedzis, tas arī mans sirds darbs un devums sabiedrībai ņemiet un bez maksas izmantojiet šīs zināšanas.
šo resursu, kuru es esmu krājusi, apguvusi, arī investējot savu naudiņu. Daudz laika veltījusi uzrakstot šos rakstus un publikācijas un dalījusies ar savu bērnu pieredzi un savām veselības problēmām arī, un kā es daudz ko sakārtoju savā veselībā. Tā kā šis joprojām ir pieejams, lai gan aktīvi pagaidām netiek uzturēts šis bloks, bet, 10 gadu virtuālajā ballītē man sekotāji, lasītāji nobalsoja, ka dzēst ārā nevajagot un kad esot derīgs vēl. Tā kā kurantur, jā, man arī patīk tādu pētīt, sistematizēt, lasīt, rakstīt, apkopot un, jā, dalīties ar to, ko es zinu. Un, jā, un tad ir šie grāmatu projekti, kur varu laikam sevi devēt par grāmatu izdevēju arī, jo caur GAPS uztura prizmu, tātad skatoties uz veselību, sapratu, ka nedrīkst šo informāciju, kas ir pieejama angļu valodā un citās valodās, nedrīkst neatnest līdz latviešu valodā lasošajiem lasītājiem. Un tā ir iztulkots tāda GAPS autores Natasha Campbell McBride 2 grāmatas, jau šobrīd ir dzeltenā pirmā, kas ir svarīgākā, kas ir bībele, es uzskatu, veselības bībele, jeb ceļvedis uz veselību. Dzeltenā grāmata par zarnu trakta un smadzeņu darbības savstarpējo saikni. Un šo pavasari iznāca sirds veselības grāmatiņa, tātad kā ideālā gadījumā preventīvi dzīvot, kā ēst, galvenokārt par uzturu šeit būs runa, kā parūpēties, lai sirsniņa un asinsvadi būtu veseli, un ko darīt, ja tas viss vairs nav ideāli, kā to pavērst uz atpakaļu. Tātad veselības grāmatiņa par sirdi, un procesā ir vēl 2 grāmatas par veģetārismu, un zilā GAPS grāmata, kas ir vēl milzīgāka bībele. Un, jā, tā tad ir esmu devusi sev apsolījumu šīs visas 4 grāmatas latviešu lasītājiem uzdāvināt, tādā ziņā, kad uzdāvināt iespēju lasīt šīs grāmatas latviski, jo šīs grāmatas ir ļoti, ļoti satur vērtīgu informāciju. Tās ir palīdzējušas man, palīdzējušas maniem bērniem, palīdzējušas daudziem, es teiktu, varbūt simtiem, tūkstošiem, varbūt miljoniem cilvēku pasaulē. Nevelti šīs grāmatiņas ir tulkotas ļoti, ļoti daudzās valodās. Piemēram, dzeltenā GAPS grāmatiņa iztulkot, ja nemaldos, mēs bijām kaut kāda 23., 24. valoda. Tas vien liecina, ka cik ļoti vajadzīga šī informācija ir cilvēkiem pasaulē. Tā īsumā tās manas profesionālās aktivitātes, un tā kā man ir ļoti interesanti, kā smējās, ja nepatīk strādāt no 9 līdz 5, ej savā biznesā. Un tad strādāsi visu laiku, 24 stundas. Un tas ir tas, kā pagaidām mana dzīve notiekās. Jā, man nav ne rīts, ir rīts un vakars, protams, bet nav darba laika. Mans darbs ir visu laiku ar mani kopā. Es esmu mans darbs. Man ir grūti nodalīt to. Un dažreiz, pie tā ir bišku jāpiedomā. Atcerēties, atpūsties arī. Jo arī darbs, kas dod prieku un gandarījumu, arī var novest īstenībā līdz izdegšanai. Un tad ir laiks par sevi parūpēties. Labāk, ka to dara ātrāk, protams. Un man veids, kā es par sevi parūpējos, tad ir katapultēt sevi kaut kur uz saulīti. Man saule ir ļoti, ļoti svarīga. Un, un tad citi veidi, kā es atpūšos vai uzlādēju baterijas, ir dejošana. Man patīk peldēt arī, īpaši vasarā, jūrā. Un arī cauru gadu es peldu, un arī dziedāt. Man patīk dziedu korī. Ingrīda to arī dziedu korī. Es saprotu, ka šī mūsu kopēja tāda kopēja vājība vai interese. Tas par mani. Un es joprojām esmu priecīga, sajūsmināta, priecīga par to lēmumu, nevieglo, ko es toreiz pieņēmu pirms 17. gadā, tātad jau 7. gads. Nenožēloju nevienu brīdi, lai gan nav bijis viegli, īpaši sākumā, kad bija gan studijas reizē, gan visa cita dzīve jākārto no jauna. Un skatos uz priekšu, tātad katra diena paiet man darot ļoti daudz interesanta, katra diena ir atšķirīga, un strādājot ar klientiem, pacientiem, es turpinu mācīties caur jautājumiem, caur cilvēku veselības stāstiem. Un es priecīgi redzu, ka tas nebeigsies, ka es to redzu darām ilgi un dikt uz priekšu, un jo tālāk iet medicīna, šī mūsu vadošā medicīna, jeb farmācijas medicīna, kā es viņu dēvēju,
jo arvien vairāk gan paši mediķi, ārsti, gan arī cilvēki saprot kā pacienti, ka kaut kur ir tas strupceļš, jo daudzām hroniskām slimībām šobrīd nu, nav zināmi iemesli, kāpēc, nav zināmi cēloņi. Bet lūdzu, re, kur ir receptīte, re, kur ir zālītes. Ja, tā kā iznāk, ka medicīna ārstē daudz ko tādu, ko pat nezina pati, kāpēc, un kā tas ir radies organismā, ķermenī, ja? Un, un tad ir šīs plaknes, un tad cilvēki lieto daudz medikamentus dažādās kombinācijās, un ar laiku jau saprot, ka ko vienu ārstē, tur cita sistēma sāk nobrukt. Un tad gudrākie ārsti, kā es saku, sāk mācīties papildus farmācijas zināšanām, visādus dabiskos protokolus, uzturu, homeopātiju, osteopātiju, hipnoterapiju, aromaterapiju un daudz ko citu. Un arī cilvēki kļūst gudrāki, pateicoties internetam un šīm iespējām. Un arī tagad caur Covid, ko mēs iemācījāmies šo attālināto, gan lūk satikšanās, kā mums šovakar iespēju, un ir ērti lielā mērā, jo nav nekur ne jāpārvietojas, ne jābrauc, ne vēl ceļā jāpavada laiks, un arī tā ir iespēja mācīties. Tā ir iespēja mācīties attālināti, un tas cilvēkiem dod iespēju apgūt dažādas universitāšu programmas, kursus un visu kaut kur piedalīties, un cilvēki paši paliek gudrāki. Un, nu jā, un tad jau tā standarta taciņa pie ģimenes ārsta, kurš zinās visas atbildes, varbūt paliek tāda netik bieži staigājama, un cilvēki daudz ko vairs nesamierinās, jā, tikai ar medikamentu receptītu meklē tālāk, un, nu jā, un meklē citas iespējas, un saprot, ka uzturam ir nozīme, nu tie, kas ir tie domājošie, un pie manis nāk tikai tie cilvēki, kas ir gatavi darīt. Nu, tā kā tāds, piedošana īsi man nesanāca, bet jā, ar prieku un gandarījumu daru to, ko daru, un palīdzu cilvēkiem, un arī mani cilvēki iedvesmo to, kad viņi meklē atbildes un neapstājās un nezaudē cerību. Tā. Jā, paldies. Tas nebija īsi, bet tas bija ļoti interesanti. Jā. Un man jau ļoti iedvesmo tas, ka tu tajos 48 gados pilnīgi, kā saka, nebaidoties no izaicinājumiem, sāki jaunu ceļu un nebaidījies studēt blakus studentiem jauniem, kā tu saki. Jā, tieši tā. Vien es tevi aicinātu uz kaut kādu sarunu. Bet turpinot pa veselību, tev ir tāds interesants uzraksts uz krekliņa, gapsīgi. Jā, tātad šo krekliņu, jā. Gribēs pastāstu? Īsi pastāstīt cilvēkiem, kas tā kā nav arī tajā webinārā, kur tu stāstīji par GAPS principiem. Nu, īsi, cik tas var, pastāstīt, kas ir GAPS? Jā. Tātad tas GAPS, nu, lūk, mēs jau viņu pamazām veidojam par tādu kā, nu, ikdienā lietojamu sarunvalodas vārdu, jo īstenībā, nu, jā, varbūt arī ieiesies tautā. Šo krekliņu man uzdāvināja, tad izveidoja to dizainu. Te ir rakstīts gapsīgi, apstākļa vārds. Es nolasīšu, man ir blakus vēl viens krekliņš palicis, ja, no svētkiem. Reta apstākļu sakritība, veselīgi, garšīgi un daudzveidīgi. Un šos krekliņus tā tad izveidoja mūsu GAPS apmācību viens no dalībniekiem. Un, jā, viņš ir fantastisks darītājs pats, tā tad jauns vīrietis, un vai tik viņam šodien nav vārda diena? Tas sveicienu Vitolda un vārda dienā. Jā. Es zinu, ka pēc tam ies ierakstā, bet tas nekas. Un, jā, tā kā pats fantastisks darītājs, viņš grupā nāca gan 3 mēnešu GAPS apmācību grupā, gan intro GAPS grupā, kas ir tā turbo jaudīgā grupa. Un viņš pats ar savu darbošanos ļoti mūs iedvesmoja grupā, jo viņš, pirmkārt, mums vīrieši, nu, nav nemaz tik, nu, katrā grupā pa kādam ir, bet varbūt jāsaka, ka nav tik aktīvi bijuši līdz šim grupās vīrieši, un viņš deva to savu pienesumu ar to, ka viņš mācījās un darīja, un tālāk dalījās ar saviem draugiem un darba kolēģiem un gatavoja ar bērniem, ar draugu ģimenēm kopā ar bērniem brīvā dabā tos GAPS ēdienus. Un, jā, tā kā viņš nes tālāk to GAPS vēsti, un bija situācija, kad Vitolds izstāstīja, ka viņa darbā izrādās jau atnes kūku, un tā kūkas, nu, tā kā palika veca leduskapī, jo neviens vairs negribēja viņu ēst, tāpēc, ka tā visa informācija, kas tur apkārt jau tā kā virmoja,
nu visi tie jaunie cilvēki saprot bāc, nu, ka tā kūka jau neved uz veselību, un beigās bija kūka jāmet ārā. Tā kā tas ir tāds foršs mazs piemērs, kā mēs katrs varam būt par tiem veselības vēstnešiem. Nu, lūk, un Vitauts tā ir izveidojuši šo superīgo dizainīgu, nu, tādu dizainu, ka izdomāju šo te gapsīgo terminu, apstākļu vārdu, tā tad jau latviešu valodā. Un tad, kad mēs atvērām sirds grāmatiņas, tā tad bija sirds grāmatiņas atvēršanas svētki, kur to Ingrīda arī bija, paldies, ka bija kopā ar mums, dalījies priekā, varējām kopīgi dalīties priekā par šo notikumu, tad Vitals man uzdāvināja veselu kasti ar šādiem krekliņiem dažādās krāsās, sarkans un dzeltens un rozā, un tad ir tāds ļoti sirsnīgs pārsteigums, un tagad, kad es eju, un dzeltens, protams, arī kā gaps grāmatas vāks, un tagad, kad es eju kaut kur runāt lekcijas, tad es lepni velku šo krekliņu, un es esmu pati tagad jau gaps reklāma, un Vitals to darīs, un citi, kas šādu krekliņu iegādāsies. Tā kā mēs ar savu, vienkārši būšanu telpā rosinām cilvēkus uzdot jautājumus, kas tas tāds gapsīgais ir. Un tad man arī iespēja pastāstīt par, kas ir gaps. Tātad gaps, šis te termins būtībā ir medicīnisks termins, un reizē tas ir uzturs. Tātad, un gaps šī te filozofija, ko gaps autore doktora Nataša Campbell-McBride izveidoja, sākumā, lai palīdzētu savam bērnam, kuram bija vienam no viņas vecākam dēliņam 3 gados diagnosticēja autismu. Un viņa pati ārste neiroloģa būdama, viņai nebija instrumentu, kā savam bērnam palīdzēt, un viņa arī savukārt pusmūžā, vai varbūt jaunāk nekā es, bet devās atpakaļ uz universitāti un mācījās par uzturu. Un meklējot vēsturē dažādas terapijas uztura jomā, uzdūrās uz tādu SCD diētu, kas kļuva par pamatu arī gaps uztura programmai pēc tam. Tie paši principi tie ir. Un tātad visa gaps uztura un gaps filozofija, visa gaps uztura tāda terapija un filozofija runā par to, ka vispirms jāsakārto gramošanas trakts, un pēc tā kā zarniņas jāsavad kārtībā, kā mums sagramojas ēdiens, kā uzsūcas, kāds ir mikrobioms, un tas pēc tam parūpēsies par, kā dzeltenā grāmata saka, smadzeņu veselību vai smadzeņu optimālu darbību. Un vēlāk autori ar ilgāku laiku intervālu aprakstīja otrā grāmatā, zilajā grāmatā, kas pagaidām nav latviski vēl pieejama, bet ar laiku būs, par fizisko veselību, kuru ietekmē atkal gramošanas trakts. Tātad te uz vāka ir alerģijas, autoimūnās slimības, artrīti, hormonālās problēmas, protams, pašu zarnu dažādas diagnozes. Tātad vairāk fiziskās izpausmes. Un tātad abas grāmatas saliekot kopā, mēs saprotam, ja mēs savedīsim kārtībā zarniņas, gramošanu vispirms, tad ķermenis darīs labāko, lai parūpētos par labu smadzeņu veselību un funkcijām un par labu fizisko veselību. Un šis jau arī nav nekāds jaunums, ja tā godīgi. Šo frāzi spārnoto teicienu visas slimības sākas zarnās. Mēs jau esam tagad, man liekas, dzirdējuši tik ļoti, ka visiem ir apnicis šis teiciens, Un to zināja Hipokrats 2000 gadus atpakaļ, tātad medicīnas tēvs. Un lūk, 2000 gadus vēlāk, tātad gaps autori to saliek grāmatās un atsaucās uz šo Hipokrata gudrību un būtībā ar savu darbu un pieredzi parāda, ka tas tiešām tā ir. Un savukārt es pieminu, ka ja jau tā slimība sākas tur zarnu traktā, tad arī veselība sākās turpat. Un atliek mums pēdiņās tikai sakārtot zarniņas, savest kārtībā gramošanas sistēmu, un mēs sprāksim no veselības. Un es iedošu vienu piemēru, vai varbūt pat 2 piemērus ātri no klīnikas pieredzes. Burtiski vakar man bija meitene uz konsultāciju ar dažādiem, es teiktu, kognitīviem nevis traucējumiem, bet kā viņa pati aprakstīja, viņai ir emocionālā ēšana, viņai būtībā saldumēšana ļoti izteikta. Viņai ir diezgan augsta trauksmes sajūta, viņai ir bijušas pašnāvības domas, viņai ir bailes, ka viņa kaut ko izdarīs nepietiekami labi un ka viņu vērtēs, un tā kā viņai tas aiziet perfekcionismā, kas viņu pašu dzēna arvien vairāk un vairāk tai stresā, jo perfekti mēs,
ir grūti izdarīt visu, ja, un meitene tomēr cenšas, un tāda, un tad jau tur miega traucējumi nav tālu, un depresija nav tālu, un būtībā, nu, tā kā, jā, daudz dažādu šo te kognitīvo problēmu, un tur aiziet kaut kāda smadzeņu migla, un meitene pēkšņi no tā stresa ir grūti jau uztvert lietas, un jādara darbs, un jāliek tur eksāmeni. Un, protams, tā, ka viss tas stāsts sākās ar galvu, ja? Un runājot tālāk, nolaižot to visu lejā, kas tad tai zarniņās notiek, izrādās, ka tur ir pa visu pilnu programmu arī nekārtība. Ir gastrīts, ir pūšās vēders, ir arī caureja, un meitenei visu laiku gribās ēst, un viņa daudz ēd, un nepieņemās svarā, un tāda kā tāds aburtais aplis notiek. Un tad, protams, viņi meklē visādas terapijas un iet pie ģimenes ārstiem, pie gastroenterologiem, un visādus izmeklējumus veids, visu kaut ko viņai tur atrod, un tad jau iet uz tur speciālistiem, un katrs saka savu, ko ēst, un vēl piedevām palaiž mājās ar sarakstiņu uztura bagātinātā, jo viss taču pietrūkst, vai ne? Un beigās, kad mēs izrunājāmies to garo visu to 3 stundu konsultāciju, tad meitene bija tik atvieglota, kad es viņai ļāvu tos uztura bagātinātājus pagaidām vispār nelietot vai nepirkt vairāk. Un īstenībā aicināja viņu atpakaļ pie normāla ēdiena, pie normāla uztura. Un tā tad ar domu, ka nav jēgas nesakārtotā zarnu traktā meklēt un likt iekšā ekoloģisko, bioloģisko bezmazoja pārtiku, vai dārgus uztura bagātinātājs gādāt un pirkt un dzert, kamēr tas gramošanas trakts nestrādā labi, tas viss aiziet kanalizācijā pa taisno, tātad dārgas kakas un čuras, ja. Es ceru, ka šeit klausītājiem un tiem, kas vēlāk ierakstā klausīties, neceļās mati stāv uz osene, neuznāk no tā, ka es pasaku čuras un kakas. Ar mani viss ir, tā kā mēs saucam lietas īstajos vārdos. Un, jā, tā kā tas viss aiziet kanalizācijā podā, jo ķermenis ar slimu zarnu traktu nevar uzsūkt tās vērtīgās uzturvielas ne no ēdiena, ne no tiem uztura bagātinātājiem. Un līdz ar to viņas smadzenes nesasniedz tās vērtīgās uzturvielas un tauki, ja vispār tie būtu uzturā, jā, un meitenē tā kā ir ilgstoši vēl bijusi gaļas nēšanas pieredze un visādi eksperimenti ar uzturu ēdienu, ja. Un jā, tā ka viņas smadzenes ilgstoši nav bijušas pabarotas. Un pirmais, ko šajā situācijā es redzu kā ar savu sapratni par veselību, ir nevis vēl jāpataisa garāks uztura bagātinātais saraksts. Uz viņiem patiesībā var šobrīd ietaupīt, ir jāsaved kārtībā tā zarniņa, jāsakārto tā gremošana, lai labi strādā, lai ķermenis var sašķelt, lai var uzsūkt uzturvielas un pēc tam izmantot. Un kā tad mēs to darām? Te nav jāiet ne pie vēl viena daktera, ne uz manipulācijām, ne uz kaut kādām operācijām, papildus izmeklējumiem. Ir vienkārši savām mīļām 2 rociņām jāparūpējas, lai mājās būtu kauliņi, lai mājās var uzvārīt buljoniņu, ieskābēt kāpostiņus un tā pamazām, un neaizmirst par labajiem taukiem, ar uzturu vedināt tā kā atpakaļ sev uz veselību, kur fokus primāri ir gremošanas trakts, un tad, kad tas būs salabots, tagad tie labie tauki un daudzas vērtīgas taukskābes un aminoskābes un visas uzturvielas, kas vajadzīgas katrai šūnai, bet īpaši smadzenēm, ir tā kā tas paliks iespējams piegādāt šīs vērtīgās vielas, nodrošinās labu smadziņu darbību. Tātad iznāk, kad atnāk cilvēks pie manis uz konsultāciju ar problēmām, tā teikt, kognitīvi vai mentāli, tātad mentālā veselība ir tāda, ka cilvēkam grūti ikdienā pašam ar sevi jau dzīvot, un es, ko mēs izrunājam un daram, ko es izskaidroju arī, tāpēc tā konsultācija ir tik gara, kad jāsakārto sākumā zarniņas, un pēc tam tās parūpēsies par to, lai galva labi strādā. Un otrs šāds ļoti, ļoti līdzīgs piemērs par puisīti 9-gadīgu, kurš atnāca ar UDHS, tātad uzmanības deficīta hiperaktivitāti, attiecīgi tiek dotas zāles, un no zālēm ir dažādas blaknes, un vairojās agresija, un puika ēd daudz, visu daudz, un iet uz toleti 4 līdz 6 reizes dienā, ka viņam viss iet tā kā caurā trubā cauri, un atkal. Mēs varam vecāki prasa, un kādi uzturu bagātinātām, kādi vitamīni puikam trūkst. Es saku, jā, viņam trūkst ļoti daudz vitamīnu,
un ļoti daudz visādu uzturvielu, bet kamēr viņam iet cauri, viss tā kā caurā cepurē, kā velns spriedītim to naudu bēra, ja? Tur nevar piebērt nekad to cepuri pilnu, jo viņa ir caura. Un tā tad saprast, ka tas uztura bagātinātāja bumbiņa, viņa neaizlāpīs to cauro zarnu, nesalabos to mikrobiomu, neuzlabos to gremošanu, un tā ir naudas laišana pa vējām, un nav jau ieguvumu. Cilvēki jau redz, ka ilgtermiņā tas nestrādā. Tā kā tas ir jāapstājās darīt, un jāķerās pie grūtākā darba, kas ir virtuvē, katram pagatavot to savu maltīti no pamatēdieniem, pamatproduktiem, un tas notiek pa solītim uz priekšu, un saprotot, kas ir produkts, kas ved uz veselību, kas vairo slimību, un es jau arī saprotu, ka šis ir pats grūtākais darbs. Tāpēc mani nebūtu negāžu apkārt klīnikā. Pie manis var dabūt pierakstu nākošu nedēļu, jo cilvēki zina, ka es aicināšu uz darbu. Es neiedošu brīnumu bumbiņu kārtējo, ja? Un tikai tie, kas ir nobrieduši šim solim, kad, viņi izmēģināšu to, un tagad saprot, ka pašiem būs jākārto uzturs. Tie nāk pie manis, mēs runājamies, es parādu virzienu, un tālāk tā soļošana ir katra cilvēka atbildībā, ja? Tā kā es redzu atkal un atkal, kā zarnu trakta neveselība ietekmē to, kā strādā, ja nestrādā precīzāk smadzenes, ja? Un var jau tam puikam dot tos nomierinošos medikamentus. Tas jau neatrisina cēloni. Tas tikai rada blaknes un vēl vairāk zem stūrī to bērnu. Un tā kā gudri vecāki saprot to, un tad, kad ir gatavi rīcībai, tad nāk, un tad mēs kopā, tā kā es samotivēju, izskaidroju, pamatoju, parādu virzienu, un tad cilvēki, dara jau paši, ja? Kā es smējos, es tikai gudri parunāju. Tāpēc es redzu šo GAPS teoriju, GAPS terapiju, kā ceļu uz veselību ar normāliem, dabiskiem produktiem, pabarojot savu ķermeni. Un, ja pēc tam viss ir kārtībā un cilvēkam nav diagnoži, nav simptomi, un visa gremošana strādā labi, viņš var ēst daļu jebko īstenībā. Ja? Tātad GAPS ir ārstnieciska diēta, būtu ārstniecisks uzturs kādam laikam. Tas ir par GAPS. Jā. Protams, vienā webinārā vai sarunā mēs neizrunāsim visas GAPS lietas, bet GAPS principiem ir tomēr kaut kādi tās pamatlietas, kas arī atšķirās no iepriekš dzirdētā un mācītā, kā ir jāēd, kas ir pareizi, kas nav pareizi, vai ne? Piekritīsi man, ka tur, varbūt pa kaut kādām svarīgākajām lietām varētu pieminēt. Mm-hmm. Jā, tā varētu domāt, ka ir atšķirīgas lietas, bet īstenībā GAPS aicina atpakaļ pie saknēm. GAPS aicina atpakaļ mūs uz virtuvi, vispirms uz virtuvi, tātad pie idejas, ka mēs paši gatavojam savu ēdienu. Un to ēdienu mēs gatavojam no pamatproduktiem. Tātad GAPS būtībā ir par dabisku produktu izmantošanu savām maltītēm. Es redzu veikalā vai tirgū, es pazīstu, kā izskatās gaļa, zivis, olas, sviests, krējums, salāti, kāposts, burkāns, kas vēl rieksti sēklas, ogas, sēnes, zaļumi, garšvielas, ko vēl nenosaucu. Galvenos man nekas nosaucu. Ja? Tas, ko es nenosaucu, tātad tie ir saldumi, zefīri, snikeri, cukuriņš, bulciņas, kūciņas, tortītes, hamburgeri, ēdieni visādās paciņās, burciņās, tātad tas ir ēdiens, pirmkārt, tas ir cukurs. Ko saki? Pusfabrikāti. Jā, zini kā, vārds pusfabrikāti, mēs dažreiz, es tā kā dzirdu latviešu valodā, kā mēs dažreiz domājam vienu, bet sakam citu. Piemēram, dažreiz cilvēki grib pateikt pusfabrikāti un domā subprodukti. Subprodukti īstenībā ir GAPS atļauti. Ar subproduktiem mēs saprotam, tie ir it kā mazāk vērtīgie mājlopa vai mājputna, tā kā mazāk vērtīgās daļas. Ja precīzāk, tie ir ēdamie orgāniņi. Tātad tās būs, nezinu, sirsniņa, akniņa, mādziņa,
jā, nezinu, piemēram, vai par šņukuriņu un astīti arī varētu teikt, ka tas ir subprodukts vai nē, bet tā nav tā kā ļoti vērtīgā file, ja, kas mūsdienu sabiedrībā tiek uzskatīta par pašu, nu, tā kā vērtīgāko mailopiņa maiputna daļu, jo mēs par to maksājam lielāko naudu, ja, skatoties tirgū, kakla karbonāde, tur kāda karbonāde. Tad subprodukti būs tie, kas ir tie lētākie, ja, akniņa un sirsniņa un mēlīte un tie, un no uzturvērtības viedokļa tieši tie subprodukti būs visvērtīgākie. Tie saturēs labos taukus, visādas olbaltumvielas, nu, kā kolagēnu, daudz ko vērtīgu. Tad iznāk gaps uzturā, nu, nav runa, ka tas ir nenormāli dārgs uztura protokols, jo mums jāēd ekskluzīva tur gaļa un bio. Arī bio ir nozīme, protams, kvalitātei ir nozīme, bet mums tas nenozīmē dzīvot no karbonādēm, no filijām. Ja, piemēram, paņemam vistas fileju, vistas krūtiņu, tā ir pati tukšākā vistiņas, nu, ķermenīša daļa. Ja gribam to tā kā maksimizēt no uzturvērtības viedokļa, skatīties, kas ir vērtīgākais, ja? Tā arī par pusfabrikātiem. Jā, ar ko mēs saprotam ar vārdu pusfabrikāti? Piemēram, malta gaļa īstenībā ir pusfabrikāts, pareizi. Es varu aiziet tirgū, palūkt, lai man samaļ tur treknumiņus, sīpsliņas, kādu liesumiņu un atnesu mājās. Man ir malta gaļa, no kuras es gatavoju, nezinu, papriku pildīti vai frikadeļu zupu vai kotletītes cepu vai maltās gaļas mērci vai pildītu ķirbīti vai kabaci vai ko. Un tā kā tas ir kaut kādā mērā daļēji sagatavots ēdiens, ja, svarīgi saprast, nu, ka tas ir tīrs produkts, ka tur ir tikai tā maltā gaļa. Nevis, ka tas ir piemēram, nezinu, es teiktu, ka kastē veikalā nopirkts iepakojums ar maisījumu, kas ir maisījums pankūkām. Tas ir pusfabrikāts manā vērtējumā, ja, ka tur jau priekšsagatavotas sastāvdaļas, es piejaucu ūdeni un es cepu tās pankūkas, ja. Tā kā pusfabrikāts var būt gan veselību veicinošs, gan normāla maltā gaļa, kas ir kaut kādā mērā, man jau daļai darba ir izdarīta, nopērkot vai samaļot viņu, piemēram, tirgū. Bet tu droši vien, Ingrīd, domā, jā, kad mēs veikalā pārsvarā varam nopirkt tā kā šos rūpnieciski pārstrādātos produktus, ja, kuriem būs labelīts virsū, tātad šī mazā, kā tu latviski saka, etiķete, jā, kur būs jālasa dažādas sastāvdaļas, kur būs ēvielas, kur būs stabilizatori, konservanti, biezinātāji, emulgātori, kas tik viss tur nebūs iekšā. Un jo vairāk ir šo sastāvdaļu, jo man vairāk pamats nelikt savā groziņā to paciņu, burciņu un tam līdzīgi. Tātad man nav jāmin, kas ir iekšā aiz tās etiķetes. Man nav jādomā, man nevajag vārnīcu līdzi, lai saprastu, kas tur ir vai nav ēdams tajā pudelītē. Ja es nepazīstu to, ko es redzu, ja es nesaprotu to ķīmisko nosaukumu, to, piemēram, to karboksilometilcelulozi, ja, kaut kādu mežģu mēļu, visi šie nosaukumi, ja, nu tad kāpēc es viņu lieku grozā un esmu mājās un pēc tam bāžu savā ķermenī? Kāpēc? Ja? Tā kā GAPS aicina ēst vienkārši no pamatlietām, ko es pazīstu, sev veselīgs maltītis ideāli mājās, ideāli bioloģiski audzētu, vēl labāk vietēji un sezonāli pieejamos produktus, ja? Un nošķirot nost, tātad šīs kastītes, burciņas un tā tālāk, kas būs pārstrādātā produkcija, tātad tur kāds fabrikā, ja pārtikas rūpnīcā vai kā to sauc, cehā, ir gatavojis mums to ēdienu, un tad tas nonāk lielveikalā, ja? Un tātad, un lielā mērā tie produkti saturēs gan to cukuru daudz, gan tos visādus cieti un miltus, tātad mēs šķirojam nost cukuru. Tas grūtākais latvietim, kā es saku, ir šie graudi. Ja? GAPS terapija, kamēr cilvēki grib sadziedēt savas zarniņas, uz šī terapijas laiku iesaka no uztura izņemt ārā ne tikai glutēnu saturošos graudus, kas būs tātad kvieši, mieži, rudzi, auzas tur uz robežas, gandrīz bez glutēna var būt, ja? Bet arī rīsus, griķus, amarantu, kvinoju, prosu, kukurūzu, un arī, nu, kas gan nav grauds, bet kartupelis, ja? Latvietim tāds dvēselē ļoti, ļoti svarīgs, nu, tā kā produkts. Un šis ir tas, un tā ir tā kategorija, tātad, kas satur cieti,
Un ciete, lūk, ir ļoti grūti sagramojams saliktais ogļhidrāts, kas rada problēmas daudziem tiem cilvēkiem, kuriem nav tās zarniņas veselas un kuriem tā gramošana nestrādā labi. Un ja man gramošana nestrādā labi, kāpēc es vēderā bāžu kaut ko, ko mans ķermenis nevar sagramot un paņemt pretī? Ja? Un pat ja viņš var ar pūlēm sagramot un paņemt pretī, no cietes mēs īstenībā uzņemam glikozi. Tātad ciete ir tā kā pērlīšu krellīte, un katra pērlīte ir glikoze. Un tāda glikozes pērlītes sašūtas rindiņā, virknītē un vēl tādā sazarotā. Un katra tā saitīte, kas sašūj kopā divas pērlītes, ir mūsu ķermeņa enzīmiem, gramošanas fermentiem jāsašķeļ, ar tā kā šķeļītiem jāsagriež. Tad tas nonāk tā sinsritē, un tad tas mums dod šo enerģiju. Un ja mēs tam bērnam, kuram ir tā hiperaktivitāte, no rīta dodam kukurūzas pārslas ar pasterizētu pienu brokastīs un domājam, ka te baigi veselīgi bērnu barojām, nav brīnums, ka viņš aiziet uz skolu un viņš nevar nosēdēties solā un uzcert mācību vielu, jo viņam ir ļoti daudz enerģijas, viņam ir glikoze daudz iekšā. Ja? Un mēs neko nedodam tās brokastīs, kas viņam pabaro viņa smadzenes, lai viņš varētu mācīties visu skolas dienu. Ja, tātad GAPS māca nošķirt tos produktus, kas ir grūti sagramojami, un tos, kas dod lieku enerģiju, un tos, kas ir visādas svešvielas, pārtikas piedevas pārstrādātajā produkcijā, visas augu ejas, margarīnus. Ja? Tā kā mēs ejam pie zemnieka, zemnieks ir mūsu pārtikas ražotājs, piegādātājs, nevis lielveikals. Tas būtu tas ideālais scenārijs. Ja? Tā kā, bet ir tā zinātniskā pamatojuma daļa šeit, bet pēc būtības mums GAPS aicina atcerēties, kā mēs pratām kādreiz ēst. Un paņemam latviešu virtuve seno laiku, ja? Mūsu senči, kad nokāva cūciņu, viņi no tā ruksīša vai cūciņas tā tad izmantoja pilnībā visu. Cienot mājlopiņa upuri mūsu veselībai. Tad, kad viņu nokāva, rīkoja cūku bēres, tie bija svētki, izmantoja no šņukuriņa līdz astes galiņam, zarniņas izskaloja un izmantoja. Un to gaļiņu žāvēja un gatavoja desas un visādos veidos, lai var ilgstoši glabāt, un pēc tam varbūt visa tā saime pusgadu no tā varēja pārtikt. Un tā ir gaļa, kas dod sātu un kas pabaro un kas dod spēku un ļauj smadzenēm labi strādāt. Ja? Un neēd jau viņa karbonāts katru dienu, jo tā bija būtībā vērtīgākais uzturs. Un mūsu senči mācēja tātad skābēt visus skāpostus. Mēs joprojām, protam, lielākā daļa ģimeņu, ja mēs varam ātri atcerēties, kā mamma, vecmama to darīja, vai paskatīties, vai tagad ir tik daudz šie fermentētāji mums apkārt. Man liekas, es tikai redzu fermentētājs, es esmu fermentēšanas burbulī gandrīz, ja? Un tas paliek populāri un trendīgi, tātad moderni arī jaunākiem cilvēkiem. Un visi skābētie kāposti un citi skābējumi un rūgušpienu mēs katrā ģimenē mācēja pagatavot biespienu un sieru sēja, ja? Un nerunājot par dārziņiem un visu pārējo. Un tā kā bija tā skābputra, jā, latvieši ēda graudus un ēda putras, ja? Jā, latvieši taisīja skābputras, kas nozīmē viņi iefermentēja tos graudus, ja? Tur baktērijas saraudzēja to ciet lielā mērā. Un atceramies, ka latvietis senais gāja uz lauka fiziski strādāt vēl pirms saules vairākas stundas, un tad meita nesa to skābputru uz lauku pareizi, lai būtu enerģija tam ārājām kalniņā, vēl daudz stundas uz lauku strādāt. Viņa tāda bija ārā, bija saulē, fiziski visu dienu strādāja, un jā, viņa tāpēc arī daudz ēda, un viņam arī vajadzēja varbūt tās putras enerģijai. Bet mūsdienās mūsu aktīvākais muskulīts ir tas, kurš kustina pelīti. Ja? Mēs ēdam vēl vairāk varbūt nekā tie senie latvieši. Ja mums pēc ēdiena nav jācīnās, viss ir gatavs, mums tas nav smagi jāstrādā, ja? Un rezultāts ir kāds ir. Mēs esam lieli, resni, smagi, slimi, ar galvu, kura nestrādā. Ja? Tā kā kaut kādā mērā GAPS aicina atpakaļ atcerēties to zināšanu, kas Latvijā mums lielākai daļai kaut kur gēnos īstenībā ir.
Ja? Un tā kā mums tas ir pat, es teiktu, vienkārši, bet ir jāpadarbojās kādu brīdi, lai tas dotu rezultātu. Jā, un tad man tāds jautājums radās, teiksim, ja ir tādas tiešām problēmas nopietnas, kad ir vajadzīga tās ārstnieciskais gaps, kā tu saki, diēta, cik ilgi viņa tādā ārstnieciskā stingrā diēta ir, un vai pēc tam tiešām atgriežoties pie tāda, nu, parasti ikdienas uztura, vai neatsākās atkal problēmas? Jā, šis ir ļoti, ļoti labs jautājums. Un te nav vienā pareizā atbilde, kas derēs visiem. Jo, kā mēs zinām, mēs katrs esam absolūti unikāli ar savu, ne tikai ar savu gēnu kopumu, kas mums nāk no vecākiem, ne tikai ar savu mikrobiomu, tagad, kā mēs zinām, tas tiek pētīts ļoti, kas visvairāk dzīvo zarniņās, bet īstenībā ir visur mūsu ķermenī, arī gļotādās, un tagad ir esot smadzenēs savs mikrobioms, un pat vēža audzēm esot savs mikrobioms, viss tiek, nu, tā kā pētījumi ļoti strauji iet uz priekšu, mēs vēl daudz ko uzzināsim jaunu par cilvēka ķermeni, es domāju, tuvākajā laikā arī vēl un vēl, jo arī mikrobioms sāk patiesībā pētīt tikai šajā gadsimtā, ja? Un kur es aizgāju, jā, tātad mēs esam unikāli, ne tikai ar gēnu komplektu un šūnu komplektu un mikrobiomu, arī ar veidu, kā mēs esam dzīvojuši, kā jau mums, kā mēs grūtniecības laikā, kad mammiņa mūs nēsāja, kā mēs tur jau veidojāmies, kā mūs, kā mazulīt, kā mūs piedzemdē, kā mūs ēdināja, vai mūs zīdīja ar krūti vai ne, vai baroja savu pieņēmumu vai ne, kā mūs sāka piebarot, pēc tam visas infekcijas, slimības, pēc tam visi medikamenti, kas ir doti, pēc tam ir dzīvesveids, ko mēs jau kā pieaugušie esam, kā ēdam, kā guļam, kā dzīvojam, kā stresojam, kā nestresojam, kā kustamies, kā elpojam, ejam ārā, neejam ārā. Tas visu laiku mūs tā kā padara katru cilvēku uz šīs planētas kā absolūti neatkārtojamu, nu, vienību, ja? Un tieši tikpat neatkārtojama un individuāla būs katra cilvēka ēdienkarte. Ja mēs varam to pašu ēdienkarti paņemt sarakstiņus, jā, nē, produktu sarakstus, kā tas ir GAPS grāmatā aprakstīts, katram produktam būs pamatojums, kāpēc viņš tajā vai tajā sarakstā. Bet pat vienā ģimene, vienu ēdienu, pēc vieniem principiem gatavotu ēdienu, piemēram, ēdot ar vecākiem un 3 bērniem, katra cilvēka ķermenī notiks citi procesi. Tieši tie procesi, kas tam cilvēkam ir tajā brīdī prioritāri, un ķermenis zinās, mums nav tas jākomandē, ja, kas ir fantastiski, ka ķermenis dziedinās pats. GAPS autore par tādu, nu, tā kā, lai cilvēkiem iedotu reiz tādu, nu, sapratni, ka te nav runa par tādu kārtējo modes diētu 3 nedēļas, un tev viss atrisināsies, ja? Vai 10 dienu programma, brīnuma programma. Padomājam, cik mēs katrs esam šobrīd veci. Piemēram, mēs esam 55 gadus dzīvojuši uz šīs zemes. Tātad manas problēmas, ja man ir veselības problēmas, viņas ir visu to iepriekšējo izvēļu, mana dzīvesveida rezultāts. Un būtu naivi sagaidīt, ka mēs varam brīnum diētu 7 vai 14 dienas vai 3 nedēļas, un visu es atrisināšu. Tā nenotiks. Tā kā jābūt reālam. Bet labā ziņa ir, ka mums nevajadzēs 55 gadus, man nevajadzēs, vai kuram citam vairāk vai mazāk, lai atgūtu to, kas ir saskādēts. Ka ķermenis ir mums absolūti piedodošs, un viņš dziedināsies, atvesļosies daudz ātrāk nekā gadus, ko mēs esam darījuši viņam pāri, tad, kad mēs nezinājām. Ja? Un es bieži sevi izmantoju kā piemēru un rādu savas kļūdas, un ko es darīju, kad bērni bija mazi. Nevis, lai sevi izblamētu, antireklamētu, kā es toreiz nezināju, ka nevar antibiotikas bērniem dot. Jā, es toreiz nezināju, un es darīju labāko toreiz, ko zināju saviem bērniem. Tagad es droši vien darītu citādāk, jā. Un mēs tikai gudrākie cilvēki var mācīties no citu cilvēku kļūdām. Pārsvarā mēs mācāmies no savām kļūdām. Nu, lūk, tā tad, jā, ķermenis ir ļoti piedodošs, un uzreiz iedot tādu laika skalu GAPS uzturam, lai nobiedētu, ja, auditoriju, kā GAPS autora grāmata apraksta, ir 1,5–2 gadi. 1,5–2 gadi ir tās laika intervāls, kurā ķermenis izdarīs maksimālo iespējamo ar resursiem, ko mēs tam iedosim ar GAPS uzturu.
Un gaps uzturs arvien aiziet tālāk jau par gaps dzīvesveidu. Tas var arī nekad nebeigties, ja? Bet ja kādu mierina, ka man kaut kur tam ir beigas, un ka es kaut kur atkal varēšu ēst kartupeli un zefīru, ja? Tad tas varbūt ir it kā liels laika posms, ja? Bet atkal tas notiks ļoti individuāli. Piemēram, uz grāmatiņas rakstītā šizofrēnija šeit uz vāka, tas ir viena no veselības situācijām, kad gaps autore saka, ka šiem cilvēkiem būtu gaps ieteicams visu dzīvi, ka viņiem pat 2 gadi, viņš var iedot kaut kādu būstu, jeb impulsu, ja viņi aizies atpakaļ vecajos uztura paradumos, atkal var krist atpakaļ. Bet paldies mūsu gudriem ķermenim, paldies dabai, ka vairumam cilvēku varbūt nevajadzēs visu mūžu tajā diētā būt, un arī varbūt pat ne 2 gadus. Īstenībā ķermenis dziedinās ātri. Un es teiktu, arī strādājot ar grupām, ko es redzu, nedēļas laikā, pat dažu dienu laikā ķermenis pamana, ko mēs viņam vairs nedodam no produktiem, kas tad vairoja slimību, kad mēs vēl to nezinājām, un ko mēs intensīvi sākam likt iekšā, un ko mēs tagad sākam dot organismam. Un tas ir kā ķermenis pamana uzreiz, un tās ir dažas dienas, mēs pamanām, man sāk sāpēt galva, laikam kafija pietrūks, laikam cukurs pietrūks. Dažreiz tas sākums ir kādam neviegls, bet būtībā tas ir ordenis. Ja ķermenis sāk reaģēt tikai uz ēdienu, tas parāda, kāda jauda tam ir īstenībā, un ko mēs ikdienā pat nenovērtējam. Un tā tad nedēļu, un piemēram šis introgaps kurs, kas man ir 30 dienas, cilvēki raksta pēc tam savus ieguvumus, ja? Un biežākie, ko es dzirdu, ir samazinājies nogurums, vairāk enerģija, labāks miegs, nepūšās vēders, negribās saldumus, var iztikt bez kafijas. Tie tādi it kā liekas, nenozīmīgi kādam varbūt, kādam, kam tas viss pirms tam ir bijis, tas ir ļoti būtiski, ja? Kādam varbūt āda attīrās, kādam deguns pārstāja tecēt, kādam vēl kaut kas, meitenes, kuras man nāk ar artrītu, locīto problēmām, jau var iztikt bez medikamentiem vai bez pretsāpju zālēm, ja? Tā kā katram tas process notiks atšķirīgi, un visiem varbūt nevajadzēs 2 gadus. Tas var notikt mēneša griezumā, tā ir iespēja pamēģināt, ko mans ķermenis vai pamana, un kāda ieguma man no tā ir. Un es varu atpūsties un iepauzēt, pēc brīža atkal pamēģināt, kad man uznāk kaut kāda, varbūt hroniskā, varbūt akūtā kaut kāds vīrusu infekcija vai kas ziemas periodā. Tā kā mēs varam paspēlēties ar to un pavērot, kāds resurss tajā ir teiksim, manai veselībai. Un, ķermenis dziedinās ātri, zarnu gļotādu šūnas nomainās dažās dienās. Mikrobioms reaģē uz katru dienu uz mūsu apēsto uzturu. Tas mainās varbūt dažu dienu ietvaros arī, kas nozīmē, ka mēs varam ātri atjaunot šo resursu, visu laiku ļaujot ķermenim pašam veseļot mūs, un viņš to dara pats. Un būs cilvēki, kuriem varbūt vajadzēs pat vairāk kā 2 gadus. Ja tā būs autoimūna, piemēram, problēma, tad varbūt vajadzēs ilgāk nekā 2 gadus, bet būtu procesā jāredz pamazām pa solim uzlabojumi. Tātad, ļoti, ļoti individuāli procesi tie būs. Un arī garums. Jā. Ko, es domāju, mums ir laiks bišķi parunāt par sirdi, par sirds lietām. Un es sākšu ar to savu individuālo problēmu, kas man ir saistībā ar holesterīnu. Tas man bija liels atklājums jau tad, kad es izmisusi rakstīju tev un rakstīju par to, ka, ak, Dievs, kas man darās ar to holesterīnu, un pēc tam, tu man atbildēji, pēc tam es izlasīju sirds grāmatiņā. Un kā redzams, es esmu sveika un vesela un jūtos joprojām ļoti labi. Bet, par to slikto holesterīnu. Jā, man ir tiešām prieks un gods īstenībā stāvēt klāt šim procesam, kā informācija no angļu valodas nonāk, atnāk uz latviešu valodu un kā Latvijā cilvēkiem ir iespēja pie šīs informācijas tagad nokļūt. Ja? Tā ir grāmatiņa, kura tikko pavasarī iznāca latviešu valodā aprīļa beigās.
un 15. maijā mēs svinējām grāmatiņas atvēršanas svētkus, bet tas bija vairāk tāds simbolisks, nu, tāds ceļa stabiņš, kur es nolēmu tomēr atzīmēt, lai pateiktu paldies cilvēkiem, kas ir šajā projektā iesaistīti, jo es varbūt esmu tāds, kas uzņemos to iniciatīvu un to projektu vadu, bet to grūto darbu jau īstenībā dara citi cilvēki, ja, tie, kas tulko, nu, es arī piedalos, nav tā, ka es vienkārši lūdzu visus slavas laurus, ja, es arī rediģēju tekstu, protams, bet jā, es vadu šo pa posmiem šo izdošanu, tulkošanas izdošanas ceļu, bet ir skaidrs, ka tā ir vesela komanda, kas strādā, ja, pie grāmatas, lai viņa taptu, un tas process nav ātrs, jo mums ļoti gribās labā kvalitātē piedāvāt šo tulkojumu, lai tā kā cienītu autoris darbu, mēs nedrīkstam viņu kaut kādā ar savu paviršu ātru iztulkošanu, nu kas tad, kurš nemāk angliski iztulkot no Google Translate un čau, ja, un kārtībā. Tā kā ar paviršu darbu mēs negribam graut viņas reputāciju, un arī mūsu komandai pašiem mums arī svarīga laba darba kvalitāte, un tāpēc šis teksts iet cauri tā kā vairāku cilvēku galvai un nu, tā kā sirdī arī, lai tas teksts būtu ne tikai literāri viegli lasāms ar labu latviešu valodu, arī medicīnisko terminu, visa lietošana ir svarīga. Un, piemēram, šajā grāmatā ir daži jauni termini, ko pat es nezinu, neesmu dzirdējusi, ka kardiologi tādus lietotu. Ja? Tā reiz ir tāda izglītošana arī, un galvenais, jā, ka šī grāmatiņa vienkāršā, manuprāt, vienkāršā valodā cilvēkiem iedod informāciju, kas lielā mērā, nu, tā kā runā pretim vai rāda citu viedokli un citu sapratni pār sirds un asinsvadu veselību. Un, ja mēs esam tos, nu, jau es teikšu 40, 50 gadus tā kā auguši un dzirdējuši to informāciju par to, ka tauki ir slikti un holesterīns ir sliktais, un visi mūsu ārsti biedē ar tām holesterīna visām tiem cipariem, un un uzdzen stresu cilvēkiem, un ko tagad darīt, un slikti, ka viņš ir palielināts, un nu, ir kaut kas jālabo, jādzer tagad medikamenti, lai viņu dabūtu lejā. Tā kā par to, kā tas ir izveidojies, kāpēc un cik maldīgi tas iespējams ir bijis, jā, līdz šim. Tā kā to skaidro visu autori grāmatiņā. Un ne tikai izskaidro, kāpēc mēs esam nonākuši tur, mēs esam nonākuši ar šo savu varbūt maldinošo sapratni. Viņa rāda arī ceļu ārā, viņa rāda atkal surprise, surprise, ja pārsteiguma nav, tā sevis dziedināšana notiek ar uzturu. Un tā vietā, lai baidītos no taukiem, lai baidītos no holesterīna, GAPS autori un arī šīs grāmatiņas autori tā tad rāda, nu, ka tā viss īsti nav. Jo holesterīns ir normāla mūsu ķermeņa sastāvdaļa, kas ir funkcionāli vajadzīga gan smadzeņu darbībai, gan nervu sistēmas darbībai, gan hormonālai darbībai, gan mēs zinām, ka no holesterīna, piemēram, D vitamīns rodās. Jā, tātad visas tās lipoproteīnu daļiņas, kas ceļo no aknām uz šūnām, no šūnām uz aknām, daba tā ir paredzējusi, ka tā tam būs būt. Aknas ražo lielāko daļu holesterīna, kas vajadzīgs mūsu ķermenī, un tās lipoproteīnu lodītes, sākumā lielākas, kuras satur vairāk holesterīnu un lipoproteīnus dažādus, ja, viņas tiek nestas uz perifēriju, uz mazo kājas pirkstiņu, kur varbūt man ir savainojums, kur varbūt man vajag jaunas šūnas radīt, kurā vajag tās taukskābes un vajag to holesterīnu, lai tur rasto šūnas membrāna. Un tā kā šīs lielās daļiņas nes daudz taukus, tad tās uzskata par sliktajām, jeb slikto holesterīnu. Un to holesterīnu, jeb tās lipoproteīnu daļiņas, kas nes atpakaļ, neizmanto tavu holesterīnu, neizmanto tos lipoproteīnus, kaut kādus reciklētos, no šūnām izvadītos, neizmantotos tās, kas nes atpakaļ uz aknām pārstrādāšanai to, nu, cilvēks izdomājas, ka tas ir labais holesterīns, un tas mums vajag augstāks, un slikto mums vajag zemāku. Un ja tie rādītāji asinīs neatbilst kaut kādām standartu vadlīnijām,
tad lūdzu pretī ir kas? Pretī ir medikamenti, kas ir pelnošākais, nu, bizness farmācijā, jā. Un tā kā mēs katrs aizdomājamies, jā, bet kā es jūtos? Ja es nezinātu, kādi mani holesterīna cipari, vai es justu, ka man viņi ir paaugstināti? Nu, katrs var sev atbildēt uz šo jautājumu, ja? Un labs autori mums saka, nu netraciniet taču to ģimenes ārstu, netraciniet sevi, neradiet sev lieku stresu, nu nenosakiet tos holesterīnus. Viņi visi ir vajadzīgi ķermenī. Un viņi būs augstāki tiem cilvēkiem, šie rādītāji, tas sliktais holesterīns būs augstāks tiem, kas tiem cilvēkiem, kuriem ir vairāk jādziedina kaut kas ķermenī. Jo, nu, loģiski, vajag vairāk tās taukskābes nest uz to perifēriju. Piemēram, ja mums ir operācija un izaparēts kaut kāds, nezinu, audzējs kaut kādā vietā, izņems gaļas gabals. Mums negribās, kad paliek bedre tajā vietā, pareizi. Mums vajag, lai tur skaisti sadzīst, lai izveidojās jauni muskuļaudi, jauni saistāudi, ādiņa aizdzīs, lai vēl rēta nepaliek. Tad no kā tajā vietā tās jaunas šūnas var rasties? Nevis no tukša gaisa, nevis no salātlapas veselīgās. Tai vietiņai vajag piegādāt ar asins riti, daudz taukus, taukskābes, dažādus šos te, kas ceļo lipoproteīnu lodīt, tad vilcieniņi brauc jau uz to vietu, kur to sadziedēšanu ir jādara. Un, jā, un vajadzīgs laiks un uzturvielas, kas mums arī palīdz nodrošināt šo visu ķermenī, bet ja tikai ar uzturu mēs uzņemtu holesterīnu, tad veģetāriešiem holesterīna nebūtu, vai ne? Bet tā taču nav, jo arī holesterīnu mēs varam izmērīt asinsritē tiem cilvēkiem, kas neēd ne taukus, ne gaļu, vai nu ēd mazāk, jā, kā piemēram veģetārieši. Līdz ar to jāsaprot, ka holesterīnu ražo visvairāk mūsu pašu ķermenis. Un jo vairāk ir kaut kas jādziedina, jo vairāk šūnas ir jāmaina un taukskābes jāpiegādā to šūnu membrānām, jo vairāk aknas intensīvāk strādās. Jā? Tātad holesterīns, ja ir paaugstināts, tas nozīmē, ka ķermenis dziedinās. Kaut kur ir nepieciešamība pēc šiem taukskābēm un pēc holesterīna. Un kā GAPS autora un sarkanās grāmatiņas autori saka, priecājieties, ka jums ir augsts holesterīns, tātad jūsu ķermenī ir dzīvi šie dziedināšanās procesi. Un jums nav jāiejaucās ar medikamentiem, lai mazinātu holesterīna vai nu to rašanos, piemēram, aknās vai kā citādi, vai uzsūkšanos. Un visādi tur tie zāļu mehānismi, kur var iedarboties uz to, lai holesterīns asinīs samazinās. Un tas, kāpēc mums biedē to holesterīnu, jo dakteri, kas operē mums sirsniņu un asinsvadus, attaisa vaļā tur un ierauga, tur ir holesterīns asinsvados. Un viņi mums māca un stāsta, ka tāpēc mums ir visi šie insulti un kardiovaskulārie citi notikumi, jo tur ir aizprostotas artērijas, ar ko ar holesterīnu. Bet jāsaprot, kāpēc holesterīns tur ir atnācis. Viņš ir atnācis labot to asins vadu endotēliju, kas nozīmē, ka pirms tam tur ir bijis iekaisums. Ja? Tātad autori grāmatā stāsta, ja atbild uz jautājumu, kas patiesībā izraisa sirds slimības, ja? Nevis holesterīns izraisa sirds slimības. Holesterīns ir sekas, ja holesterīns ir glābējs, kas nāk un censties kaut ko salabot. Bet šis cēlonis, iespējams, ir iekaisums, mikrotraumas, tā skaitā asinsvados, un holesterīna uzdevums ir sadziedēt to vietiņu, aizlīmēt to vietiņu, radīt tur jaunas veselas šūnas, lai asinsvadu turbulence, tā kā asinsvados turbulence var tā kā netraucēt asins plūst un aiz tām traumētajām vietiņām tā kā nesastāties, jā, tā kā neaizķerties. Tā ateroskleroze, kas izveidojās iekaisīgajās vietās asinsvados, tā ir tā, kas pamazām piesaista to holesterīnu un aizdabē tos asinsvadus, jā. Tā tad rūpējoties par to, lai ķermenī būtu mazāk iekaisumi, lai asinsvados būtu mazāk iekaisumu, mēs īstenībā varam parūpēties, lai ķermenim nebūtu jārada ekstra holesterīns mūsu šūnu dziedināšanai. Tā kā, jā, un tad, kad man GAPS grupās dāmas pēc tam raksta ēpastā,
Es aizgāju pie ģimenes ārsta pēc jūsu GAPS apmācībām un uzturu šādu ievērošanas, un man te holesterīns ir paaugstinājies. Un doktori man saka, man tagad jāsāk dzert statīni. Bet es jūtos labi, man ir labs miegs, man ir mazāks svars, un man ir enerģijas daudz, un nepūšās vēders, es jūtos labi. Bet doktori man saka, man jāsamazina holesterīns ar statīniem, ja? Tad jautājums, kam mēs vairāk noticam, savai ķermeņa gudrībai, savai pašsajūtai, ka ķermenis saka, hei, es jūtos labāk, un ja es nezinātu tos ciparus, man pat stresa nebūtu par to, ja? Bet doktorē ir stress, un viņa rada stresu pacientam, jo doktoras vadlīnijās ir, ka holesterīns drīkst būt šitik augsts un ne augstāks. Un ja viņš ir augstāks, lūdzu, jums ir medikamenti. Un jo vairāk cilvēks ar savu, es teiktu, visai ierobežoto sapratni par cilvēku veselību un ķermeni joprojām, un ar savu ierobežoto, zināšanu apjomu, viņš atļaujās būt tik arogants un iejaukties dabas procesos. Un jo vairāk tas notiek, jo vairāk mums ir medikamenti, jo slimāki paliek cilvēki. Jo ja zāles būtu atrisinājums visām mūsu slimībām, paskaties, cik mums daudz medikamentu ir šobrīd tirgū, cik vakcīnu, cik medikamentu, visādu antibiotiku, visādu pretiekaisumu, hormonu, steroīdu, kas tik mums nav, visādi antihistamīni, kas tik mums nav par aptiekas, jau tā kā lielveikali paliek, arī krāsēni tie plaukt, lai piesaistītu pircēju, ja? Jo vairāk, un aptiekas Rīgā uz katru stūra, ļoti daudz, jo vairāk mums medikamentu ir, jo mēs neesam veselāki, tā kā, tad kā? Jo mēs lietojam vairāk medikamentus, jo vairāk mums ir slimība. Protams, es tagad bišķi pārspīlēju, jūs saprotat, ja, kad arī uzturam ir ļoti liela nozīme, cik mēs esam slimi veseli, un pārstrādātais uzturs un ikdienas tas vidēji aritmētiskais cilvēku uzturs jau nav diezko veselību veicinoši īstenībā, ja. Bet, ja zāles palīdzētu to salabot visu, ko mēs sev nodaram, tad mums nebūtu slimību, diagnožu, visādu epidēmiju. Bet, diemžēl, vismaz es saviem bērniem to pārliecinājos jau 30 gadus atpakaļ, kad jo vairāk tos medikamentus dod, jo veselāki bērni nepaliek. Paliek tikai nākošā problēma nāk klāt, ja? Un kad mēs katrs apstājamies. Tātad medikaments nav risinājums. Varbūt kādam laikam nomākšanai, simptomu nomākšanai, jā. Un, protams, es varbūt bišķi izaicinu uz tādu, kā lai saka, varbūt diskusiju, nedaudz pārspīlējot, jo būs reizes, kad bez medikamenta arī nevar. Bet tā kopumā skatoties, mums katram simptomam piedāvā zāles, reku sāp galva, reku sāpīgs mēnešreiz, reku ir atvilnis lūģums tabletīte, bet tas jau neatrisina, kāpēc mums tā galva sāp, vai kāpēc mēnešreiz sāpīgs, vai kāpēc atvilnis ir. Ja? Mēs nomaskējam, ja? Un neļaujam ķermenim tos signālus sūtīt mums, un tad mums liekas, ka viss ir kārtībā līdz nākošai reizē. Un tad mums debas palielinās, un zāļu kombinācijas, un tā tālāk. Ja? Un pēc tam mēs vainojam produktus un taukus, un pienu, un baktērijas pienā, un aknas nedrīkst ēst, un saulē labāk neiet. Tā kā mēs baidām cilvēkus ar visu, kas ir dabisks īstenībā, un ar holesterīnu tā skaitā, un jo vairāk tas notiek, jo vairāk cilvēku sekošam šai visai, domai, filozofijai, jo slimāk mēs paliekam, tā es to redzētu, ja? Tātad holesterīns nav mūsu ienaidnieks, holesterīns tā mūsu veselības sardzē, sirds asinsvadu veselības sardzē. Jā. Paldies, un jā, tu pieminēji arī par sauli, es arī varu pieminēt, ka tavas grāmatas tulkotāja ir arī Baiba Bieļa, kas bija mūsu viese pavisam nesen, kas stāstīja par saulīti un par gaismu. Un vēl es gribēju minēt, man ļoti patīkam pārsteidz, ka šajā grāmatā ir, tā rupi sakot, vairāk kā 40 lapuses tikai ar atsaucēm. Jo šis nav tā kā vienkārši vienas daktaras viedoklis, bet šeit ir milzīgs darbs ieguldīts, jo katrai lietai, ko viņa stāsta, šeit ir atsauce. Un par cik grāmata ir atšķirta, tad es varu arī pastāstīt, ka šeit ir jau gatavas receptes dažas, tā kā var izmēģināt arī veselīgo GAPS uzturu. Es noteikti kādu no šīm receptēm mēģināšu, vēl neesmu paspējusi. Un jā,
varbūt varam pāriet šobrīd pie jautājumiem, varam sākt ar tiem iesūtītajiem, un es ceru, ka arī dāmām, kas klausījās, varbūt ir kāds jautājums. Tev viņi ir kaut kur pierakstīti, redzami? Varbūt varam dot iespēju dāmām, kas ir klāt šobrīd, uzdot kādu jautājumu, tā teikt, dzīvajā, un tad iesim pie tiem, kas ir iesūtīti iepriekš. Jā, varam sākt ar jautājumiem. Es domāju, ka būs kāds jautājums no klātesošajām klausītājām. Jā, kamēr dāmas domā jautājumus vai saņemās drosmi viņus uzdot, jā, tā kā piebildīšu, ka Sirds veselības grāmatiņā ir 2 tulkotājas. Tātad viena no tām ir Katrīna Ābele, kas ir mana meita, un otra ir Baiba Bieļa. Tātad, jā, Katrīna iztulkoja tā kā pirmo to tekstu, to būtībā varbūt arī smagāko darbu, to tehnisko tekstu pārvešanu uz latviešu valodu, un tad Baiba Bieļa arī ir savu augsto kvalitātes latiņu un ar savu tādu arī profesionālo, viņa ir profesionālā tulkotāja un redaktore un korektore, tā kā viņa ķērās klāt, lai tā kā pieslīpētu šo tekstu, un tad savukārt es lasīju jau Baibas rediģēto tekstu, un tā mēs vairākās kārtās, un tad korektori lasīja manu jau gala tekstu, un tad mēs vēlreiz lasījām pāri, tā kā vairākos apļos tiek lasīts šis teksts un spodrināts, un katrā ziņā, jā, sadarbība ar Baibu mums turpinās, un Baiba šobrīd strādā pie, jāsaka godīgi, jau pie zilās grāmatas tulkošanas, un manā datorā jau ir veģetārismu grāmatiņas iztulkotais teksts, tā kā tagad manā pusē bumbiņa iet cauri tam kā redaktorē un slīpēt un spodrināt. Tātad, jā, ir šāda izveidojusies fantastiska sadarbība, jā, un visai komandai saku paldies, un kas bija iesaistīti grāmatiņas projektā, korektorītei un abām tātad tulkotājām un maketētājai Andai Nordenai un korektorītei Ievai Rozenbergai un fantastiskajā Latgales drukas komandai Kristīnu Kazaku, kas mums tik ļoti sirsnīgi vienmēr atrod visādus risinājumus un jā, ļoti pretimnākoši un efektīvi un skaists rezultāts, vai ne? Man atsūtīja arī šos video rullīšus, kur varēja redzēt, kā grāmatiņa drukājās, un tā kā tāda, tik fantastiski strādāt kopā ar tādiem cilvēkiem, kas visi mēs palīdzam cilvēkiem nonākt pie vērtīgas informācijas, un tad jau katra paša atbildībā, ja to izlasīt, neizlasīt, piekrist, nepiekrist, pajust, kas rezonē, kaut ko pamēģināt. Un Gabs recepts, kā tu, Ingrīda, teici, viņš patiesībā ir ļoti vienkāršs. Ja? Tas nav nekādi pavāra mākslas šedevri, tās ļoti vienkāršas lietas no pamatproduktiņiem. Un tas, kā mēs varam sākt kārtot to savu veselību. Un Gabs uzturā mēs nebaidamies no taukiem. Tātad arī sirds veselībai un asinsvadu veselībai un mūsu šūnām un hormonālai veselībai, smadzeņu veselībai svarīgi ļoti tauki. Jāsaprot, kas ir tie labvēlīgie tauki un kas varbūt ir tie nevajadzīgie tauki. Un ar labiem taukiem mēs saprotam dzīvnieku valsts taukus, tātad arī cūkas tauciņi, cūkas cauraudzīts, brokastīs ar ceptu oliņu, tipiskās gapsiešu brokastis. Un, protams, zivis un zivju eļļa ir omega-3 īpaši jāuzsver, ja, jo mēs vairs tik ļoti tās zivis neēdam mūsdienās. Protams, sviestiņš un treknākais krējumiņš un treknie piena produkti un jogurtiņi treknākie. Biespiens, pilntauku biespiens, nevis tas maz tauku, ja. Un oliņas, es teicu, kokoseļļa, kas mums ir pieejama pateicoties, pārtiks ķēdēm. Un mēs varam otrā pasaules galā arī, teiksim, baudīt, jā, gan eksotiskos augļus, ja, bet jo tuvāk mēs esam atkal vietējam, sezonālam savam ēdienam, kā mūsu senči zinājušies dzīvot, jo labāk. Bet, jā, šī kokoseļļa, kokosriekstu eļļa, tātad arī vērtīgs piesātināto tauku avots, arī avokādo, pie labiem taukiem pieskaitīsim oliņu ar savu dzeltenumu, protams, rieksti un sēklas, laba olīveļļa. Tie ir tie galvenie, un savukārt tā tauku grupa, no kuras mēs gribam tā kā vai iet prom, vai mazāk viņus lietot uzturā, vai nemaz drīzāk būs šie te pārveidotie tauki, cilvēka pārveidotie tauki, kas notiek pārtikas rūpnīcā, kur mēs spiežam no vienogu kauliņiem, spiežam eļļu, ja? vai tās augu eļļas, cepšanai paredzētās eļļas, margarīni, visādas pastas, mērcītas, sviesta aizvietotāji,
tie visi ir tie tauki, ko mēs gribam tā kā ārā no savas ēdienu kartes. Jā, nu, es redzu, jau tagad ienāca daži komentāriņi čatiņā, ja? Tad es nolasu, vai tu nolasi, Ingrid? Droši, tad, ja tu redzi pati, tad... Jā, tātad grāmatiņa par sirds veselību visizdevīgāk, ja negribas arī piegādi maksāt, būs terapijā, tā kā terapijas centrā skaņas un mūzika, tas ir, kur es strādāju, kur pieņem arī pacientus, terapijas centrs skaņas un mūzika, un tur tātad, nu, bez piegādes jūs varat nopirkt iegādāties grāmatiņu. Otra izdevīgākā iespēja ir manā mājaslapā, man ir tāda mazs e-veikaliņš mājaslapā silvijaabele.com, un tur ir e-veikaliņš, joprojām arī dabas grāmata pieejama ir, iet uz beigām 3. tirāža, un tā kā plānojam 4. jau, kas liecina, cik cilvēkiem informācija ir vajadzīga, un cik cilvēki ir sadzirdējuši šo vēsti, un labprāt pērk, un es ceru, ievieš izmaiņas savā ikdienā. Un arī sirds veselības grāmatiņa, tātad manā mājaslapā silvijaabele.com, e-veikaliņā ir pieejama, tur tātad būs klāt Omniva piegāde, ja? Un arī Globus grāmatnīcā, bet, nu, tur būs neliels, kā lai saka, uzcenojums, tā kā tur būs nedaudz dārgāka, bet ja kādam kaut kur, piemēram, prom laukos, nezinu, varbūt nav interneta iespējas, bet ir Globus grāmatnīca, nu tā ir iespēja šo grāmatiņu iegādāties, ja? Un es runāju arī, jā, ar Rozes grāmatnīcu, bet es vēl neesmu saņēmusi atbildi, tā kā varbūt ar laika būs arī citās grāmatnīcās, pagaidām Globusā. Tā kā grāmatiņa ir un būs, grāmatiņai ir super ātrumā izpārdot 40% tirāžas, tā kā kaut kad skatīšos, kad varbūt otru jau sākt plānot, un tā kā atkal tas liecina, cik ļoti cilvēki ir gaidījuši šo grāmatu, liela daļa no šiem 40%, kas ir izpārdot jau cilvēki iegādājas iepriekš pārdošanā, dodot mums uzticības kredītu, jā, projektu līdz galam novest, un tā. Jā, paldies, kur Evi ielika, jā, Sētīt, paldies, Evi, jā. Kristīna jautā, labprāt mazliet uzzināt, ieskicēt sievietes 50+ izmaiņas, hormonālās izmaiņas, endokrīnā sistēma, kam pievērš uzmanību, no kā izvairīties, kam, jā, sapratu, tātad īpaši, dāmas, īpaši mūsu skaistajā vecuma kategorijā 50+, mums ir īpaši jāpievērš uzmanība uzturam un tikko nosauktajiem labajiem taukiem uzturā, jo es iepriekš ieskicēju, ka hormoni, sievišķie hormoni, rodās no taukiem organismā, no holesterīna, un tā kā mēs sasniedzot perimenopauzes, menopauzes vecumu, mūsu hormonāli, sievišķie hormoni un to attiecības tā kā samazinās diezgan strauji, ir daudz. Tas nenozīmē, ka tie hormoni vairs mums nav, bet ķermenis ražo mazāk. Un tātad mums vajag iedot resursu, lai būtu tos pašus, cik mums vēl pienākās, ķermenim būtu no kā ražot. Nereti sievietes varbūt ir pamanījušas, mēs par kaut ko laikam par šo iepriekš parunājām ar Ingridu iepriekšējā sarunā, ka tad, kad mums atnāk menopauze, varbūt dāmas kādi ir pamanījušas, nu, ka varbūt nāk klāt kaut kādi 3, kādai 5 kilogrami it kā liekās svara. Veidojās šis mazais polsterīts uz vēdera, kādai uz gurniem. Nu, un tad mums sākam cīņu ar to, ja mums negribās palikt lielām, resnām, smagām, pat ja mēs paliekam vecākas. Un tad aiziet visādi drastiskās diētas un badošanās un maztauku diēta un zemu kaloriju satura diēta. Un tas nav īstais ceļš. No vienas puses, tā kā gribētos domāt, varbūt daba tieši tā ir paredzējusi. Tad, kad mums hormonāli mazinās progesterons, estrogēns un citi sievišķie hormoni ķermenī, organismā, mums uzkrājoties šiem dažiem it kā liekajiem kilogramiem mūsu ķermenī, šie taukaudi kļūst par endokrīno sistēmu, un viņi arī spēja ražot hormonus. Un tādā veidā tā kā nedaudz piekompensējot, atdodot atpakaļ to, ko vecuma dēļ, ja tā var teikt, mums daba ir noņēmusi. Ja tas kādu dāmu mierina, tā kā būt mierā ar šo savu nelielo svara pieaugumu, ja tu jūties labi. Ja tev viņš tomēr ir traucējošs, un tu gribi par katru cenu viņus dabūt nost, tad lūk, nevis būs ceļš caur mazāk tauku ēšanu un vairāk ogļhidrātu,
piegādāšanu tieši pretēji, jo vairāk tu ēdīsi taukus, jo vairāk būs iespēja tam svaram samazināties. Un to es redzu introgabs grupās, kad mēs mēnešu ietvaros ļoti strikti skatāmies protokolu pēc 100 uz 100%. Nu, klasiski, es tai skaitās labs piemērs, 2-3 kilogrami noiet mēnešu laikā tā ļoti mierīgi. Uz tā rēķina, ka mēs neēdam ogļhidrātus, graudus, uz tā rēķina mazinās tūska, un dodot iekšā vairāk tauku saturošos produktus, tā trekni ēdot īstenībā, ķermenis iemācās izmantot enerģiju no taukiem, un nav tā, ka taukus ēd un resnāks, treknāks paliek. Ja, tieši pretēji, tauku nodrošināšana uzturā var iedot iespēju nedaudz svaru mazināt. Jautājums, kas notiek pēc tam? Un var padalīties, tā kā Ingrīda pieminēja arī baibu, bieļu un šo te saules, gaismas nozīmes informāciju, tā kā jūsu sievietēm 50 plus kopienā tāda darījuša informācija ir bijusi. Tagad es uz sevis veicu eksperimentu šobrīd. Tātad mums aprīlī bija introgabs grupa. Es arī darīju, man bija pa vidu gan ceļojums, bet es darīju savu iespēju robežās līdzi grupai. Un pārasti ir tā, ka jā, šī mēneša laikā man arī samazinās tie 2-3 kilogrami nost. Ir pat bijušas dāmas, kurām ir 6 kilogrami mēneša laikā pazuduši un atpakaļ nav atnākuši. Man parasti bija tā, ka beidzās introgabs izaicinājums, sākot ēst, pat ja tas pārsvarā gaps uzturs arī, bet es ikdienā nedzīvoju tā kā 100% perfekti strikti pēc gaps. Man ir arī kāds krosāns, kāds saldējums pa vidu un kāds grēciņš, un es ar to esmu mierā un es sev par to nešaus. Teikšu, 90% varbūt ir mans tāds gaps režīms, kur ir vieta arī kaut kam, kas man kādreiz sakārojās. Un tā, ka es aizienu no šī introgaps stingrā kursa, uz gaps parasto, plus kādi mani mazie grēciņi, tur kafija, krosāns un saldējums pauls, kas man mīļākais un tam līdzīgi. Un man lēnām atšļūts atpakaļ parasti tie 2-3 kilogrami, ja? Tā kā es redzu uz svariem. Un šoreiz, iedvesmojoties no baibas bieļas un viņas iešanas saulēktā ārā agri no rīta, es vēl sevi nevaru dabūt 5:00 augšā no gultas, bet pagaidām, izmantojot to, ka bija pavasaris, ir vasara, es cenšos pagriezt savu pulces chronoloģisko pulksteni, jeb tā cirkadiāno to ritmu, bīdīt uz rītu, lai es rītā agrāk ceļos un agrākajā vakarā gulēt. Un jau es, piemēram, šodien es modos jau 6:00. Ar zvanu vēl, bet es esmu ārā 6:20 Rīgas ielās. Jau meklēju, kur iespīd saulīte, kurā pagalmā, ja? Ja es esmu kaut kur dabā pie jūras, vēl labāk. Un tātad ar šo pat ne katru rītu, pat neceļoties 5:00, pat, tā kā man mērķis līdz 8:00 tikt ārā. Kuru ceļu 6:00 pamostos, kuru rītu 7:00, es sevi nešaust. Es dodu ķermenim iespēju lēnām mainīt to pulksteņu laiku, kad es ceļos, kad es eju gulēt. Jo normāli pa dzīvi es varēju līdz 2 dragāt mierā naktī, ja? Tad man ir enerģijas, un tik aizraujos, un neko blogi šitā tapa, un kas tik viss nav tapis tādā veidā. Bet, protams, arī, vecums nenāk viens tā teikt, protams, mēs nepaliekam neviena jaunāka, un es šobrīd uzlecu uz šīs vasaras un šī saule, kas man ir svarīga, un kā būtu es pamēģinātu pabīdīt to dienas ritmu, pulksteņu laiku, pulksteņu to režīmu uz, pielāgotāku vairāk saulē, kā tas dabīgi, lai ceļos ar sauli un negulēt, kad ir tumšs. Un tas pārsteigums man ir, ka šie 2-3 kilogrami man vairs nenāk atpakaļ. Ir mēnesis jau apkārt, kā es to cenšos darīt, varbūt ne katru dienu ideāli, bet jā, atzīmē kalendāriņā saulīti, kad es eju ārā, un man tiešām tā vielmaiņa strādā labāk, ja, un es arī vairāk redzu, kā baibas zināšanas, protams, apstiprinās praksē. Tātad, lūk, arī šis ne tikai ēdiens, ja, ne tikai hormoni, ne tikai vecums, daudzi citi faktori, kā mūsu dienas režīms, cik mēs esam ārā, cik mēs kustamies, protams, arī, bet saule ir tas regulētājs, kas spīdina to bateriju uz mūsu, ne baterija būtu slikta analoģija, gaismu, spīdina gaismu uz mūsu ķermeni, kas ietekmē šī gaisma un tā spektra maiņas pa dienas ritmu, no rīta līdz pat no saulēkta līdz saulrietam,
tāda kustina mūsu arī hormonālo sistēmu, mūsu vielmaiņas ātrumu, mūsu smadzeņu funkcijas, mūsu acu veselību, nu, mūsu D vitamīnu sintēzi. Tā kā būtībā bez saules nekas nenotika mūsu ķermenī, jā. Un ir fantastiski to ne tikai tagad, nu, man prieks, ka tu to dari un tev tas sanāk, bet tā, kad pats to sāc darīt un piedzīvo šīs pašas likuma sakarības un izmaiņas, jā, tad saproti, yes, tas tiešām tā ir. Jā, tā tad arī šī vielmaiņa, kas dāmām varbūt pēc sasniedzot menopauzi paliek nenoliedzami paliek lēnāka, jo vairāk, lai ir pamatojums atgriezties pie dabas, arī ne tikai ēdienu aspektā, arī atcerēties par saules ritumu, ja, un atgriezties pie dabas īstenībā. Tā kā tas par hormoniem, tātad, labie tauki uzturā īpaši ir svarīgi dāmām menopauzes laikā, un arī, piemēram, tas pats kalcijs, mūs biedē ar osteoporozi, un kā mums kauli tagad sabruks, tāpēc, tas kalcijs joprojām mums ir svarīgs, bet arī šeit tauku aspekts ir jāņem klāt, tātad mums ir jālieto uzturā nevis kalcija uztura bagātinātāji, kā kaut kāds kalcija karbonāts vai olu čalmals, kas ir tas pats karbonāts, bet mums ir jālieto pilnu tauku piena produktu. Protams, kalcijs būs arī tur arī augļos un dārziņos daudzos un tā, bet ir ļoti svarīgi, ka mēs lietojam uzturā, dzeram pilna tauku satura pienu, svaigu pienu, ka mēs lietojam traknāko krējumu, traknāko biespienu, traknāko jogurtu, traknāko kefīru, jo tad tas kalcijs no šī pieniņa uzsūksies labāk tauku klātienē. Un ir pētījumi, kas parāda, ka, ja mēs dzeram, piemēram, nokrejotu pienu, zema tauku satura pienu, pasterizētu pienu, tur tas kalcijs it kā ir, bet viņš nevar sasniegt mūsu šūnas, mūsu kaulus, un cilvēki var pat iedzīvoties osteoporozē, dzerot pienu, kas satur kalciju, bet tāpēc, ka tur tauki nav pietiekamā daudzumā klāti. Ja? Tā kā šis ir tāds ļoti lielais, ko atcerēties. Dāmām pēc 50 tauki ir šķīvī tā, ka pamaz neliekās. Ja? Un tauks nevar pa daudz apēst. Tauki dod arī sātu un garšu un vispārējo. Vai es iesu grāmatnīcās? Jā, Ginte, es stāstīju, pagaidām Globusa grāmatnīcā ir, es darīšu visu, kas manos spēkos, lai atgādinātu Rozes grāmatnīcē par mūsu saraksti, un man šodien atnāca e-pastā, bet es vēl neizlasīju, vēl kaut kāds piedāvājums no kāda cilvēka, es nesaprotu, kas tā ir par grāmatnīcu. Es rakstīju Rērika grāmatnīcai arī, bet arī neviena nesaņēma atbildi. Varbūt tā bija viņu atbildi, bet es vēl neizlasīju. Tā kā es no savas puses darīšu labāko, ko es varu, lai grāmatiņa būtu ieraugāmā cilvēkiem arī grāmatnīcās, jo atšķirībā no Gabs grāmatas, kur es uzņēmos arī to grūto uzdevumu, viņu arī tā kā tirgot pati, tāpēc, ka es zināju, ka Gabs uz vāka, kas neko vairumam cilvēku neizsaka, un diagnozes kā šizofrēnija uz vāka, autisms uz vāka, cilvēka teiks grāmatnīcā, man tas nav, man to nevajag. Vispār, kas ir Gabs vispirms, un tā kā man nav šizofrēnija, man nevajag to grāmatu. Bet ne par to šis stāsts. Šis vāks parāda, cik tālu var uzturu aizsniegt. Un grāmata arī šī noder lielākai daļai cilvēku, lai salabotu tos gremošanas traktu, kas pēc tam pozitīvi arī salabos pat, piemēram, šo hiperaktivitāti, palīdzēs mazināt un depresiju un daudz ko citu, ja? Tāpēc man likās, ka tas vāks labu gribot ir izdarījis tādu lāču pakalpojumu, kad viņš ir varbūt atbaida potenciālo lasītāju. Un es negribēju, ka tā grāmata aput un sakalst un sadzeltē grāmatnīcu apakšējos plauktos, jo tur vajadzētu kādu, kas paskaidro, par ko ir šī grāmata. Tad mēs uzņēmos pati to darīt, un tas tas arī paņem laiku. Bet sirds grāmatiņa, kura runā pati par sevi, un te ir visādas diagnozes, insults un aritmija un aterosklerozi, viskaut kas, ko cilvēki, tas varbūt ir par mani, ja? Un kā var salabot to visu, man šito vajag, Tā kā šīs grāmatnīcā arī varētu cilvēkiem bez lieka paskaidrojuma būt tā kā saprotams, par ko ir grāmatiņa, un tā kā manas uzdevums ir darīt, lai grāmatnīcas šo te gribētu iegādāties un palīdzēt man izplatīt, bet, jāņem vērā, ka grāmatās būs uzcenojums, protams, jo arī viņiem jāmaksā nodokļi un pārdevējiem algas un elektrības un apkuris un viss, un tas tā kā būs nedaudz dārgāk, es pieņemu, ja? Bet, jā. Un
Un kas ir tā intro grupa? Jā, Kristīna, paldies par jautājumu. Tāda intro GAPS grupa, pirmkārt jāsaprot, ka GAPS uzturs visvienkāršākais veids, kā viņu pamēģināt, kā viņu mācīties ieviest savā ikdienā, ir atrast jā-nē produktiņus. Atļautais saraksts, jeb ieteicama produktu saraksts, un man nepatīk teikt aizliegt to produktu, ja, jo tādu īstenībā nav, bet neieteicama produktu saraksts, kurus pagaidām nevajadzētu, kamēr savedam kārtībā veselību. Jo pēc tam liela daļa cilvēku varēs ēst visu un vairs vēders nepūtīsies, ja? Kaut kur bija tāds jautājums pa vidu. Un tā tad šo sarakstiņu var atrast GAPS grāmatā šeit. Ja tev pagaidām liekas, ka tu nevajag grāmatiņu, vai tu negribi viņu iegādāties, vai tu nevari atļauties, vai kā citādi, vai neaizdroši, vai tev to vajadzēs, varbūt tas nav tev domāts uzturs, tad Kurantur blogā, tajā manā vecajā veselības blogā, ir GAPS sadaļa, un tur var atrast zem GAPS uztura programmas arī PDF-ā izdrukājumu failu ar šo produktu sarakstu. Tikai tur tas tulkojums ir 10 gadus vecs, kad vēl man pat nebija prātā, ka es kādreiz izdošu grāmatu. Ja? Un tā kā viņš tur ar mazām niansītēm, varbūt ir kāda sīka kļūdiņa, piemēram, es toreiz tulkoju, man arī meitiņa toreiz palīdzēja. Es ieliku, piemēram, visas sēklas, likās ir GAPS atļautās. It kā taču loģiski, ja, bet izrādās nē. Piemēram, linsēklas nav atļautās, čija sēklas nav atļautās. Ir tā kā nianses, un toreiz es vēl to tik labi nezināju, un tāpēc saraksts ir toreiz tāds, kāds ir, bet tās ir mazas smalkas niansītes. Lielajās produktu grupās arī tās saraksts ir pieejams, un varbūt mēs varam pēc tam, kad liksim, nezinu, Ingrīda palīdzēs man salikt tās saitītes klāt, varbūt liksim YouTube šo sarunu, varam pielikt klāt arī saitīti uz šo bezmaksas pieejamo sarakstu. Un ar to informāciju, kas ir blogā, pilnīgi pietiek, lai sāktu darīt, un obligāti nav grāmatai, kā jātērē naudiņa, ja tas būtu kā dot iespēju ietaupīt vai kā citādi, cits prioritāts. Ja? Tātad, jā, Ginta raksta, paldies par dzelteno grāmatu. Tā virtuves plauktā stāv kā rokas grāmata. Super, jo tā nav domāta izlasīt no plauktā. Viņa tiešām jātur virtuvē, jātur pie rokas kā rokas grāmata. Te gan receptīšu daļa, gan saturā ir daudz informācijas, paskatīties, kas man noder. Gan arī indeks ir paplašināts, izvērsts, tātad terminu rādītājs, var pēc tā meklēt, kas man ir svarīgs. Vai man ir aizcietējumi, vai man ir bērnam ēšanas traucējumi, vai bērnam ir izvēlīgā ēšana, vai man ir zīdainīts jāpiebaro, vai man ir pamaz skābes, vai man ir gremošanas enzīmi nestrādā, vai mikrobioms nekārtībā. Tā kā var lasīt no satura, nav pēc kārtas jābur to cauri, varbūt sākumā smagnējam pirmajam tam ievadam, kur mikrobioms aprakstīts. Ja? Un tā tad intro GAPS ir viens no veidiem, kā var GAPS uzturu ievērot. Kā es teicu, tas pirmais ir vienkāršākais, vieglākais, jā, nē, produktiņi. Tā sauksies GAPS pamata diēta, jeb full GAPS angļu valodā, bet intro GAPS, ka mēs ejam šajā, tas ir grūtāks, striktāks, tā kā mēs ejam šajā atļauto produktu sarakstā iekšā, un mēs vēl to sašķirojam. Intro GAPS ir tā kā specifiskāks GAPS ievērošanas veids ar dziļāku terapeitisko iedarbību, un tas ir vajadzīgs varbūt smagāk slimiem cilvēkiem vai ar autoimūnām problēmām. To var pamēģināt jebkurš, bet īpaši tiem, kuriem ir alerģijas, autoimūnās zānu slimības, visādi gremošanas traucējumi. Tā kā šis intro GAPS dod dziedinošāku rezultātu, ātrāku, dziļāku, un tas sastāv no 6 posmiem, kur katrā posmā ir atļauto produktiņu saraksts, kur mēs sākumā atnākam uz pamatproduktiem, mums ir buljons un kefīrs, un varbūt skābs kreims, ja cilvēks var to piena produktus, un mums ir, kas mums skāb kāpostu suliņa, tā kā mums ir minimāls, ļoti saudzīgs produktu saraksts pirmajā posmā, un tad mēs ejam uz 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Mēs jau tuvojamies pamaziņām jau GAPS pamata ēdienu kartei, tātad mēs noņemam tos ļoti šķiedrēnos dārzeņus, visādas tur sēkliņas noņemam nost sākumā, lai būtu ļoti saudzīgs uzturs. Tātad šis intro GAPS derēs arī tiem, kuriem ir visādi čūlēnie, kolīti, kairinātas zārniņas, kur zārniņas reaģēs uz visādiem pat veselīgiem dārziņiem vai veselīgām sēkliņām, kas citam cilvēkam nenodara skādi, bet tam, kuram zārniņas ir neveselas, viņš var noplēst to čūliņu, ja, un veicināt visādus tur tās caurejas. Tāpēc šis intro GAPS ir tādiem
jau var teikt smagākiem gadījumiem, grūtākiem, komplicētākiem gadījumiem, kad ir jāsadziedē ļoti saudzīgā režīmā zaniņas vispirms. Jā, bet to var pamēģināt katrs, un tas ir ļoti, ļoti interesanti, vērtīga pieredze. Un lūk, intro GAPS grupa, tā tad ir tikko aprīlī beidzās 11. GAPS, šāda intro GAPS grupa, kurās tātad mēs darbojamies Facebookā, slēgtā grupā, un es cilvēkus pieturu pie rokas, mācu teoriju un rādu praktiski, kā iziet tam cauri. Mēs to darām kopā, atbalstošā grupā. Un tas ir ļoti palīdzoši, jo cilvēki viens otram ir iedvesma, viens otru atbalsta. Izdarīt to mājās vienīgi var, bet tas ir grūtāk. Jo sākās problēmas, man, piemēram, sāk galva sāpēt, vai sākās caurēja, vai tieši nav vairs vēdera izēja, un man nav spēka, un pirmās 2 dienas paiet, un cilvēks saprot, man paliek sliktāk. Da pie vēlna visu šo GAPS man nepalīdz, un tas nestrādā, ja? Bet, ja ir zinošs speciālists, kā es šajā gadījumā varu pieturēt pie rokas šos cilvēkus, izskaidrot, kas notiek, pateikt, ko darīt. Un galvenais, ka citi cilvēki dara arī. Un ja cits var izturēt tās dažas dienas, kas ir grūtākas sākumā, es arī varu. Ja, un ja nesanāk, mēs viens otru paslavējam un saņemamies un ejam uz priekšu, katrs savā veidā, katrs savā tempā, un izdaram to reizē. Un tas ir nenormāls pēc tam katram gandarījums. Un cilvēki nāk atpakaļ, atgriežas uz šādām grupām, nevis tāpēc, ka tas nestrādāja. Nestrādā, bija baigi sūdīgi, pamēģināšu vēlreiz atnākt uz šādu pašu grupu, ja. Viņi nāk atpakaļ, tāpēc, ka tas tieši strādāja, un viņi nāk grupas enerģijas dēļ, kas ir fantastiski, ka mēs to darām, tā kā apsolāmies viens otram, pieturam pie rokas, un es daru reizē ar cilvēkiem kopā, un es eju cauri tiem pašiem grūtiem procesiem, ko grupa, un tādā veidā mēs viens otram, jā, palīdzam dziedināties. Tas ir intro GAPS. Jā, tā Rīma jautāja, izrakstīti statīni, lai mazinātu holesterīnu, vai var ar uzturu tos mazināt? Holesterīnu, tātad ar GAPS uzturu mēs holesterīnu nemazinām. Mēs nebaidamies no taukiem. Uzsākot GAPS uzturu, holesterīns var nedaudz paaugstināties, kas mums ir labā vēsts, kas nozīmē, ka ļoti intensīvi sāk dziedināties kaut kas, iekaisīgās vietas ķermenī. Ja? Un līdz ar to, ja cilvēkam ir augsts holesterīns, tiek lietota medikamenti statīni, lai viņu mazinātu. Tātad lietot GAPS, tā kā reizē GAPS uzturu ar domu, lai vēl vairāk mazinātu holesterīnu, tas nebūs pareizais virziens. Ja? Cilvēks iespējams var turpināt lietot statīnus arī ar GAPS uzturu, bet jāsaprot, ka būs 2 pretēji procesi. GAPS uzturs centīsies dziedināšanas procesu aktivizēt, un holesterīns var celties, un tiks lietoti statīni, kas atkal to visu laiku mazina un neļauj šiem dziedināšanas procesiem ķermenī notikt. Ja? Tā kā cilvēkam varbūt ir jāizvēlās, kas tad ir tas mērķis, ja? Kāds ir virziens, ko vēlas sasniegt. Bet vai gadījumā, ja šo statīnus jau lieto cilvēks, tad viņus var tā nogriezt, beigt lietot vienkārši? Te man būtu jārunā ļoti uzmanīgi, jo es teicu, es neesmu ārsts, ja? Un man nav tiesība nevienam cilvēkam pateikt, pārtraukt jebkādas zāles, kuras ir ieteicis ārstējošies ārsts vai ģimenes ārsts vai kardiologs vai kāds cits ārsts. Ja? Tā nav mana atbildība iejaukties ārsta un pacienta attiecībās. Tas ir viņu biznesa, tā teikt. Ja? Cilvēkam ir tiesības un iespējas uzzināt jaunu informāciju vai mainīt uzturu un varbūt justies labāk. Un pat, ja varbūt holesterīns palielinās vai kādā ziņā nesamazinās, iet atpakaļ pie sava doktora un teikt, hei, es jūtos labi, vai man tiešām šīs zāles jāturpina lietot. Un klausīties, ko doktors atbild. Ja? Tā kā tās ir šī ārsta un šī cilvēka attiecības un atbildība. Tīri no tāda riska viedokļa vai bīstamības viedokļa, GAPS autore, mums GAPS konsultantiem visu laiku notiek, mums turpinās apmācības. Pat, ja es 10 gadus atpakaļ dabūju šo GAPS konsultantu certifikātu, nenozīmē, ka viss ar to arī es visu zinu, ja? Absolūti nē.
GAPS autori pati mācās, mēs ar pacientiem mācāmies, mums katru mēnesi notiek apmācības, mums ir webināri, mums iespēja uzdot autorei jautājumus, un viņa no mums arī mācās, un mēs no viņas, tā kā tas nepārtraukt notiek mācīšanās. Un šo jautājumu viņai uzdeva viens no mūsu kolēģiem pagājušajā webinārā, un daktare precīzi pateica, nu, kā ir ar medikamenti un GAPS, kā tas iet kopā, ja? Un viņa pateica, ka cilvēka paša būtībā atbildība ir, vai viņš tās zāles lieto vai nelieto. Dakteris var vienmēr ieteikt zāles, medikamentus savu zināšanu ietvaros, bet cilvēks būs tas, kurš pieņems lēmumu, vai es tiešām viņas lietoju vai nē. Un dakteris, tātad GAPS autors un sirds grāmatas veselības autors prāt, statīnus pārtraukt uz līdzenas vietas nav, nesot pēc viņas teiktā, nekādu risku veselībai. Tātad cilvēks pat, ja viņš lietojas, nezinu, mēnesi, gadu, 5 gadus, 10 gadus, veselībai nav nekāda riska viņus pārtraukt lietot. Otra zāļu grupa ir pretsāpju medikamenti, kurus var arī pārtraukt lietot jebkurā brīdī. Nu, piemēram, mums ir sāpīgs mēnešreizes vai sāp galva, mēs aizejam, nu, standartā, ja veco laiku domāšanā, ja, aizejam uz aptieku, nopērkam pretsāpju medikamentus, kas saturēs ibuprofēnu vai kaut kādu tādu, ja. Tad, kad mums vajag, mēs viņu lietojam, kad nevajag, nelietojam. Nu, loģiski, tātad mēs viņu varam pārtraukt jebkurā brīdī, paši, jo tas ir bezrecepšu medikaments, pareizi. Tas pats par antihistamīniem. Cilvēki, kuri ir alerģiski, piemēram, kuriem pavasarī zied koku un aiziet ciet deguns un asaru acis vai jāņos, kad graudzāles zied. Cilvēkam, kad ir alerģija deguns ciet, viņš nopērk histamīnu, tā vajag ilgu un zirteku un palieto, un viņam paliek labāk, un šķietami labāk, ja? Simptomi katrā ziņā nav. Alerģija pāries, viņš vairs nelietos, un viņam pat nevajag varbūt daktara uz to atļauju, ja? Bet, piemēram, antidepresanti, tā ir izsaukuma zīme, kur daktara uzsver, ka tos gan šādā veidā nedrīkstam mēs spēlēties, ja? Jo pie viņiem, pie antidepresantiem rodās tā kā atkarība, rodās pieredums, un tad tas gan jādara ar ārsta akceptu pamazām, varbūt pat gadu garumā kādam mazināt zāļu daudzumu, devu, pa kriksītiem mazāk. Tur obligāti vajag atbalstu, ja? Bet, kā viņi teica, statīni, šie te, nesteroīdie pretiekasuma preparāti un pretsāpju medikamenti, tā būs tā grupa, kurus, antihistamīnu pretallerģiskajā, kurus, tā kā dakteri saka, nav nekāda riska viņus pašiem iesākt lietot, pašiem pārtraukt lietot. Jebkurā gadījumā tā ir katra cilvēka atbildība, tā ir katra cilvēka veselība. Nu, dakters dara labāko, ko viņš ir mācījies, jā. Un, jā, tā kā ir daudz man piemēru no klīnikas, bet nav mums vairs laika. Jā. Vai mums ir laiks vēl iet pie jautājumiem, kas ir iesūtīti, vai mēs taisam kaut kā savādāk to? Ka mēs varam īsi atbildēt. Nu, tā neizkļūst baigi gari, laiks ieveikināts ir vēl, jā. Jā, labi, es atveru ātri e-pastiņu, jā? Jā. Labi, tad es lasu. Kas no pārtikas var ietekmēt mirdz aritmiju? Tātad mirdz aritmija ir saistība ar sirds veselību. Tā kā īsi mēģinot atbildēt, tā ir sirds darbība, kas ir neritmiska. Jeb saraujās mainītā ritmā tā kā saraujās sirds priekškambari, kas nozīmē, ka tā kā sirds puksti, sirds darbība nebūs regulāra. Mainīsies ritms, un tas nozīmē, ka arī asins plūsma nebūs vienmērīga, un cilvēkiem, kam šīs ir, vai kā diagnoze, tā kā var būt dažādi simptomi, katram individuāli, var būt vājums, var būt sirdsklaus, var būt slikta duša, var būt reibonis, un tam līdzīgi, kā ar uzturu šo situāciju atbalstīt, tātad būtībā visas sirds grāmatiņas tēma ir par sirds veselību, pat ja šeit mirdz aritmija, manuprāt, neparādās, man jāpārbauda indeksā, kā diagnoze vai kā termins, tas, uz ko mēs noteikti varam iedarboties, ir asinsvadu veselība, jo īpaši tad, kad tā sirds izmainītā ritma dēļ mainās arī asins plūsmas, nu tā kā ātrums vai straujums, īpaši svarīgi, ka tā asins kaut kur nesastagnē, nesarēc, jo mirdz aritmiju min kā vienu no tādiem paaugstinātiem insulta riskiem,
jo var kaut kur apstāties lēnāk asins plūsma veidoties sabiezējumi, recekļi, un kas ar laiku aizbloķē kaut kur asins apgādi kādam orgānam vai smadzenēm. Ja? Tātad, lai šis nenotiktu, lai tā asins plūsma, pat ja viņa ir dažādāku, varbūt ātrumu vai straujumu, mirdz aritmijas dēļ, mums ir svarīgi parūpēties, lai asins vadu veselība ir iespējami laba. Tātad, lai tur nebūtu iekaisums. Un kas var veicināt iekaisumu asinsvados? Daudz glikoze, daudz fruktoze. Tātad uz glikozi nāks insulīns, kas bojās artēriju, un tāds faktors kā homocisteīns. Tātad būtībā ir jādomā, kā ar uzturu kopumā mazināt iekaisumu, un ja viņš tur ir asinsvados, tātad es viņu varu atkal ar dabiskajiem taukiem, ar holesterīnu, ko nodrošina bagātīgs uzturs, es varu atbalstīt sirds asinsvadu veselību, mazinot iekaisumu, mazinot holesterīnam vajadzību tur iet kaut ko labot un līmēt asinsvadu sieniņā, lai asins, kas tagad nāk, ritmā standartā vai varbūt izmainītā ritmā, kad ir mirdz aritmija, lai tā asintiņa tur tā kā neaizķerās kaut kur un tie recikļi neveidojās. Ja? Bet tas tāds ļoti vienkāršots man stāsts, jo es, protams, neesmu ne asinsvadu ārsts, ne vispār ārsts, ne sirds dakters, ja? Bet tā ir tāda ātrā, tātad jā, rūpes par to, lai asinsvados nebūtu iekaisumu, ir tas ceļš, un ko piedāvā arī GAPS uzturs. Aspirīnu tātad iesaka cilvēkiem, kāpēc iesaka cilvēkiem pēc 50, ja, aspirīnu tieši atkal insultu, infarktu, aterosklerozes profilaksē ar domu šķidrināt asinis, lai viņas nav tik biezas, lai neveido recekļus, ja. Vai tas ir dabiski tā no dabas paredzēts? Es teiktu, ka nē, ja. Piemēram, manai mamītei, kurai ik pa laikam sanāk nokļūt slimnīcā, viņai katru reizi dod aspirīnu, un viņai jau tā ir vājas asinsvadu sieniņas, jo viņai varikozās vēnas ir, un viņai pilnīgi zilumos pleķos izmetās zilumi no tā, kad asinsvadu sieniņas paliek tik caurlaidīgas, ka asinis tiek viegli cauri medikamentu iedarbībā, ja tā kā cilvēkam nebūtu jāsteigā ar zilumainu ādu apkārt. Tātad vai tas ir tā kā iesakāmi? Manuprāt, tā ir iejaukšanās dabiskajos procesos. Bet iesaka to, lai šķidrinātu asinis. Viedoklis par dikāna diētu un badošanos, dikāna diētas pieredzes man pašai nav. Tātad tā ir ik pa laikam modē atnākoša diēta, kur galvenokārt ir uzsvars uz olbaltumvielu daudzumu. Un es zinu pāris cilvēkus savā praksē, kuri ir izmēģinājuši šo dikāna diētu un veiksmīgi samazinājuši svaru. Un tas ir viens no tiem mērķiem šo diētu, ja, tā kā piekopt kādu laiku, bet es nedomāju, ka tas ir ilgtermiņā, veselīgi, ja, tā kā dikāna diēta noņems ogļhidrātus, jeb krietni mazinās, būs low carb, jeb samazinās ogļhidrātu daudzums, kas ir arī GAPS uzturā, bet pretēji GAPS uzturam, kur mums ir daudz tauki, dikāna diēta samazina arī tauku daudzumu, ja, un tā kā dominējoši ēdienkartē ir olbaltums, gaļa. Un tas ne visiem ir arī varbūt vajadzīgs, un ne visiem tas ir varbūt arī pat veselīgi, ja, jo nieres dabūs ļoti intensīvi strādāt, lai olbaltumu, kā lai saka, pārstrādātu un filtrētu atpakaļ aminoskābes un visu pārējo. Ja. Tātad, jā, es teiktu, ka tas ir tāds varbūt kādam palīdzošs kampaņu veida pasākums, bet tas noteikti nav ilgtermiņa risinājums. Ja. Un vajadzētu cilvēkam uzņemt normāli ikdienā visas makro uzturvielu grupas, ja? Gan olbaltumu, gan ogļhidrātus, gan taukus. Jautājums tikai par to, kādās attiecībās. Un GAPS uzturs ir tas, kurš samazina saliktos ogļhidrātus, tātad graudus un cukuru un laktozi, un uz tā rēķina paceļ uz apmēram 50–60% taukus. Tā kā, bet mazāk nekā ketogēnā uzturā. Un par badošanos, badošanās ir viena no tādām arī varbūt jau it kā vienkāršām un zināmām, ik pa laikam piekopjamām ķermeņa attīrīšanās terapijām. Te ir arī man tā kā dalīti viedokļi. To var darīt kādu mazu brītiņu. Nezinu, varbūt tās ir aslodzes dienas katru nedēļu, piemēram, 1 diena nedēļā, vai tas ir kefīra diena, piemēram, vai tā ir 3 dienu badošanās vai 5 dienas. Ja tas iet jau garāk, tad tur jāskatās, kāda veselība cilvēkam, vai to ir droši darīt pašam savā nodabā, lai nenodarītu sev skādi. Jā.
Arī veģetārismu, starp citu, veģetārismu, vegānismu, GAPS autori uzskata, ka tās ir vienas no tādām kā badošanās īstenībā ēdienkartēm, kas dod iespēju attīrīt ķermeni. Jā, tas var būt kā tāds variants ķermeņa attīrīšanai, bet ilgtermiņā ķermeni tas nepabaro. Jā, tas ir tā, un kas vēl palika? Vai asinsvadu struktūru var preventīvi pārbaudīt, vai to veids tikai tad, ja ir sirds problēmas? Nu, te es nemācījuši atbildēt. Es pieņemu, ka ir metodes, ko sirds dakteri, kardiologi, flebologi var izmantot. Piemēram, man pašai ir operētas vēnes abām kājām, pēc 2. dzemdībām, pēc 3. dzemdībām. Man ir iedzimts tātad šīs varikozās vēnes no mammas, un man operēja man skatījās ar doplerogrāfiju, ja? Asinsvadu, ne tik ļoti pašu asinsvadu struktūru, kā plūsmu, asins plūsmu, kur stagnē, kur nestagnē, kur normāli plūsma asinīm. Es tā kā nemācījuši precīzi pateikt, vai ir tāda metode, kur var paskatīties, kā izskatās asinsvadi, cik vesela, vai tur iekaisums ir vai nav, bet labākais, ko mēs varam darīt preventīvi, profilaktiski, tā kā zinot, kādi faktori var bojāt asinsvadu sieniņas, asinsvadu veselību, rūpēties, lai tie faktori attiecīgi mazinās, ja? Tātad, rūpes par, lai nebūtu mums prediabēts, lai nebūtu insulīns, lai nebūtu šīs insulīna rezistences, ja? Tātad daudz glikoze bojās asinsvadus, tāpēc, ka nāk daudz insulīna, pēc tam to glikozi dabūt šūnās. Un homocistīns ir zināms kā kardiovaskulārās veselības marķieris, kardiologi to zina un pēc tā kā arī skatās, bet, manuprāt, viņi nosaka viņu jau pārāk vēlu, tad, kad cilvēks jau uz operācijas galda gandrīz ir, ja? Ja cilvēks zinātu savu homocistīnu rādītāju tā kā laicīgi, tad varētu attiecīgi padomāt, kā viņu mazināt, jo tas ir tas, kas arī bojā artērijas. Un kopumā šie daži faktori, tikai daži, ko es pagaidām zinu, saprotu, es pieņemu, ka ir daudz citi arī, ja, kas var apskādēt vai skādēt ilgākā laikā artērijas. Tātad iekaisuma mazināšana ir viens no šiem ceļiem, kā parūpēties par labu asinsvadu veselību un sirsniņas veselību. Praktiski ieteikumi holesterīna mazināšanai nav tādu. Tātad man nav ieteikumu, kā samazināt holesterīnu, jo, manuprāt, holesterīns nav ķermenī jāsamazina. Tā ir mana šī brīža sapratne un pārliecība. Tad, kad es zināšu kaut ko citu vairāk labāk, es atnākšu un pastāstīšu, ko es arī uzzinājis pēc laika. Pagaidām mana pārliecība un sapratne ir, ka holesterīns ķermenī nav jāsamazina. Tas strādā mūsu veselības labā. Tie arī visi jautājumi, kas bija iesūtīti. Jā, laikam vairāk arī jautājumu nav čatiņā, jā? Cik es saprotu, atbildēju visu? Pagaidām neredzu. Tā kā paldies dāmām par visiem iesūtītiem jautājumiem iepriekš un arī par šiem. Tā kā ņemiet pagaidām manas atbildes kā manu versiju, kā manu viedokli, tātad ne par sirds, ne par midzaritmiju, ne par daudz ko citu, kas ir jautāts. Tā kā es neesmu dakteris, neesmu ārsts, tāpēc šis ir tāds mans redzējums, manas sapratne, ja? Uz veselību, Evija, jā, uz veselību, Kristīna. Liels paldies, Silvija. Es vēlreiz atgādināšu, kad tu esi atļauts publicēt YouTube šo ierakstu, un pie ieraksta, un arī droši vien izsūtot jau dalībniecēm, pievienosim visus vērtīgos, noderīgos linkus, saites, un arī atgādināsim, kur var iegādāties grāmatiņu. Jā, paldies dāmām par sirsnīgu klausīšanos, par līdzdomāšanu, par jautājumiem. Paldies, jā, arī Gintē, arī Rimai. Paldies, Ingrīda, tev par aicinājumu. Es esmu tava fane. Tiešām es uzskatu, ka šāda kopiena, šāda kustība Latvijā sievietēm ir ļoti, ļoti nepieciešama, šāda atbalsta vieta, kur mēs varam domu biedru pulkā gan iedvesmoties, gan padalīties ar zināšanām un būt atbalsts viena otrai. Jā, būt atbalsts un būtībā arī caur šīm iedvesmojušām citām dāmām, kas nāk uz webināriem, ko tu intervēji, un arī tu pati, Ingrīda, es tik iedvesmojoši, kad mēs rādām, tu dod iespēju dāmām caur citus cilvēkus intervējot, citas dāmas intervējot, parādīt, ka dzīve ir tik fantastiski interesanta arī pēc tiem slavenajiem 50, kas it kā ir robežšķirt, tas ir pusgadsimts, bet tas var būt daudzām jaunas sākumus, un tik daudz vēl ir iespēju prieka un mācīties un mainīt karjeru, kā manā gadījumā, un mainīt nodarbošanos,
Un ir tik daudz ko darīt, un interesanti, un dāmas atklāja savus talantus, tā ka bērni ir palaisti varbūt jau savā dzīvē, ka tie auglības vārtiņi ir aizvērušies. Mums vesels čakras cits atnāk vaļā, radošuma čakra, un tik daudz ko pasaulē dot un sevi izzināt, vai ne? Tā kā tas ir fantastiski, kad ir šī kustība Latvijā, ko tu esi iesākus. Atceros to pašu sākumu, kāds man rakstīja, vai šāds ir vajadzīgs, vai darāms, jā, darām. Tas ir forši. Tā kā paldies tev par visu šo kopienas veidošanu. Paldies tev par labiem vārdiem, jā, un kā tur rakstīja komentāros, arī pēc 60, tieši tā. Jā, protams, un arī pēc 70. Tā kā šeit mums augšējais limits jau nav 90 mīnus pateikts, mums ir 50 plus, un tas nozīmē pareizi, jā, ļoti pareizi, Ginta, ka tas nozīmē, ka jebkura dāma pēc 50 ir mūsu kopiena, mūsu bariņā. Un arī 49, arī 48, arī mēs laidīsim tās arī iekšā, vai ne? Jā, protams. Brīnišķīgi, paldies, Silvija. Paldies. Jā, pusotru stundu laikam vairāk esam pavadījuši, bet bija ļoti interesanti. Liels paldies. Paldies, uz veselību. Pēc, kad iznāks nākošā grāmatiņa. Super, tiksimies. Uz veselību. Paldies par aicinājumu.